we go at less than 6. Micic keeps the ball in his hands. Clock is running out. Micic rises. If it goes, it wins! Vasilija Micic with the troika in Belgrade to win the semifinal here! Esiet sveicināti, kamēr aizkadrā nonācām tādā jāstrā garastāvoklī, tad arī varam sākt uz šādas nots. Eiropa 58. epizode. Mans vārds joprojām ir Kristians Dilants, un līdzīgi kā arī lielākajā daļā iepriekšējā epizodes, ar mani kopā Norberts Strautiņš un Valds Nikītins. Sveiki, zēni! Čau! Čau. Tā, ievadam laikam jāsaka to, ka es nezinu, vai tā ir apsveikšana vai kā, bet vienkārši jāatzīmē, Norberts, tev sezona noslēgusies. Tas jau nav labi. Nu jā, tāpēc es nezināju, kā. Nu jā. Valta zēna vēl sezonu turpina, un par to arī nedaudz parunāsim. Lai gan Valta NBA komandas izskatās arī drīz beigs sezonu. Labi, bet ne par to stāsts pašā sākumā. Varbūt pirms ķeramies klāt Eirolīgas pagājušās nedēļas aktualitātēm. Parunāsim par Olimpisko spēļu grupu turnīru izlozi. Kā noskaidrojies, ja Latvijas izlasē izdosies kvalificēties, tad būsim vienā grupā kopā ar turnīru saimniekiem Franciju, Vācijas izlasi pasaules čempioniem pašreizējiem un arī Japānas izlasi. Tā laikam sanāca B grupa, ja? Jā, man tā šķiet. Jā. Kas kaut kāds jūsu tāds pirmās emocijas bija redzot šo izlozi? Man patīk. Es uzskatu, ka es uzreiz salīdzināju, kas ir citās grupās, kas tur notiek. Un, ja salīdzinu, ka C grupā ir, piemēram, Serbija un Amerika, un A grupā ir Austrālija, Kanāda un potenciāli Spānija un Slovenija vai Grieķija, tad es teiktu, ka mēs tikām ielozēti visizdevīgākajā grupā. Cerams, ka tie būsim mēs, protams. Bet, arī ar Franciju noteikti būtu, mums jau viss ir skaidrs, Vācija pasaules čempioni, bet kaut kā viņi nereiz tik un tā tās bailes tik liels, kā tur, piemēram, Amerika vai Serbija. Un kopumā esmu apmierināts. Es domāju, ka ja mēs tiekam uz olimpiādu, ka situācija ir laba, mēs varam arī aizspēlēties tālāk. Un visas spēles ir tādas, kurās var cīnīties par uzvaru. Un būs arī interesanti, ja tur Vembaņāma būs un vispārējie. Un es joprojām ceru, ka mums būs porziņas. Tā kā kopumā emocijas ir pozitīvas, un es domāju, ka viss ir labi. Jā, tā viena lieta, ko es gribu piebilst, lai nepārprotu klausītāji, ka mēs varbūt arī necenšamies baigi lidināties mākoņos, bet šī tāda nelielā diskusija vai kaut kāds tas mūsu doma izklāsts ir ar tādu ļoti optimistisku redzējumu, ka mēs nokļūsim šajās olimpiskajās spēlēs, jo principā, ja mēs tur neesam, tad viss šis te ir kaķim zem astes vai kaut kur var zem paklāja vai zem gultas paslaucīt. Jā. Arī ja mēs nokļūstam, tad vēl jau jāatcer, ka mēs spēlēsim. Tas arī ir reizes. Jā, arī tas. Jā. Es arī gan domāju, īstenībā, ja mēs tagad runājam par to lidināšanu uz mākoņos, es teiktu, ka tieši tā kvalifikācija būs grūtākā daļa, manuprāt, jo tur mēs tiekam uzskatīt par favorītiem. Cilvēki gaida, ka mums izdosies, ka mēs uzvarēsim, un tur nav vietas kaut kādām kļūdām. Ja? Tu nedrīksti, tev ir uzreiz, ir tās grupu turnīru spēles, bet tas pusfināls, fināls, tas ir spēles, kas ir obligāti jāuzvar, un tu nevari atļauties nekādas kļūdas. Ja tu tiec uz olimpiādu, tu tur vari kaut kur kādu spēli zaudēt un tik un tā saglabāt cerības. Ja? Bet kvalifikācija ir tāda, kur kļūdas netiks piedotas, teiksim tā. Tāpēc es domāju, ka tā būs tā trakākā un grūtākā daļa. Un, ja tiksim tam pāri, tad pārējais jau būs tāda vienkārši olimpisko spēļu izbaudīšana un drīkstam kaut ko uzvarēt, kaut ko zaudēt un tik un tā cerēt uz kalniem. Tas jebkurā gadījumā būs milzīgs sasniegums. Arī, manuprāt, tā iekļūšana jau olimpiskajās spēlēs, ja tas piepildīsies. Un es gribētu, kā jau iepriekš teicu, cerēt, ka tā arī notiks. Bet es pilnīgi piekrītu arī tev par to, ka tā kvalifikācija nebūs nemaz tik viegla, kā varbūt varēja sākumā šķist, jo es negribu teikt, ka arvien draudīgāks sāk šķist Brazīlija un Melnkalne, bet katrā ziņā tas ir ļoti, ļoti nopietnas komandas, un it sevišķi jāatbrauc labākie sastāvi viņām, kas pat,
es teiktu, uz papīrus man izskatās reālāk nekā mūsu labākais sastāvs. Nu, ka būs šajā te kvalifikācijas turnīrā. Nu, es gribu piekrist, jā, bet no otras puses, mums beidzot ir pārliecība šajā visā stāstā. Tāpēc es jūtiešos pārliecināts, es teikšu, ka viss būs kārtībā. Bet, ja jāņem vērā, ka es iepriekš pirms tam nebiju pārliecināts un viss bija labi, tad es ceru, ka šis nebūs otrā grāvī. Bet, jā, es arī piekrītu par tajā kopumā par to kvalifikāciju, to, ka tas būs iespējams pat sarežģītāk, bet ir kaut kāds ir iespējas tur kļūdīties. Bet tām kļūdām tad Grupu jābūt turnīrā pirmajās divās spēlēs. Tu vari Bet es- kļūdīties. es- Un es- arī pret īsto pretinieku. Tagad Bet es var neredzu kļūdīties. īsti, es neredzu īsti, kā grupā, kā mēs varētu kļūdīties. Nu, es uzskatu, ka mēs esam spēcīgāki par Toko Gruziju. Šengēli ir labā formā. Nu, Vai tas nebiedē nevienu? Man, ja Es godīgi, jokoju, protams, bet tāpat. mums ir tāds trumpis kā Luka Bākī, kurš visu sezonu ir kopā ar Toko. Un es domāju, viņš viņu ir iepazinis ļoti labi. Un mums arī ir ko likt viņam pretī. Nu, tas, Viņa nākamais komandas biedrs. Ja Toko Jā, arī paliek. nu, jā. Arī Un ne tagadējais tikai, komandas un ne biedrs. tikai, jā. Nē, nu, tur ir arī, protams, vēl citi spēlētāji, tā skaitā ar NBA pierakstiem, arī naturalizētais. Redzēs, ko viņi jau Džo Tomasonu arī vedīs uz olimpisko kvalifikāciju. Nu, nav tā, ka tas man biedē. Laikam nebūs šis te Georgijs Cincādze, laikam nebūs, jo, ja es pareizi sapratu, tur Twitteris slikti tulkoja to gruziju tekstu, ja es pareizi saprotu, viņš ir noslēdzis karjeru izlasē. Varbūt es kļūdos, ja, bet nebūs šis Tartu Roka leģendārais saspēles vadītājs. Viņš nespēlē vēl iepriekšējā lokā, ja? Vai? Nu, viņam arī pieklājīgs vecums ir priekš Nu, basketbols. ir bijis viņa. Nē, esmu Labi, es- simtprocentīgi pārliecināts par to, ko es šobrīd saku, bet tā vismaz es ar tādu sūdīgu tulkojumu varēju noprast. Nu, labi, es būšu godīgs Grūzija, man arī īsti līdz galam nebaid. Kā kopumā. Nav Nu, un Grūzija nav līdzīgi tā arī ar komanda. Nu, Filipīnas arī Filipīnām, tas pats. Šīs nav tās divas brigādes, kuru dēļ es naktīs sliktāk guļu. Noteikti. Arī to Grūziju, cik es esmu redzējis, man vismaz gan es viņus redzējuši pasaules kausa kvalifikācijā Rīgā, kad pret Ukrainu viņi spēlēja, vispār nelikās draudīgi. Tas pats arī pirms Bija tam arī Eiropas. pārbaudas spēle mums pirms pasaules čempionāta. Jā, tur arī vispār nekādas bažas man viņi neraisīja. Tas vēl bija Pasaules sākuma kausa. fāzē. Jā. Nu, jā, bet tāpat es nezinu, Grūzija nav, man liekas, man tā Nē, nekas labi, bet jāapdās. nevaram arī nenovērtēt. Jo tomēr Nu, basketbolu ja- visur, protams, spēlēt, kā mēs Nē, zinām, jau izņemot Libānu. pirms pasaules kausa teica, ja, ka nav tur vāja komanda, ka mēs tā kā līdz galam īsti varbūt negribēju piekrist. Tad te tas tiešām ir izteiktāk, jo arī tās pašas Āfrikas vai Āzijas komandas būs spēcīgākas no kontinenta. Un tā pati Japāna arī, nu, viņiem vietējā līga ir gan, piemēram, ja mēs jau runājam par olimpisko pamatturnīru, tad viņiem arī tā vietējā līga ir gana laba, varbūt nav tie izcilākie augumi, bet laikam līdzīgi kā futbolā arī vienmēr sīksta komanda. Būs vēl, nezinu, tur Watanabe vai Hachimura, un tad tā jau ir pavisam cita komanda, es teiktu. Arī trešā līga labi viņiem ir, kā mēs zinām. Jā. Un plus vēl viņiem tie pusnaturalizēties, bet nezinu, kā viņas nosaukt, arī bija aizmirst izkrīt no galvas. Pasaules kausā bija Gerais, kurš ļoti produktīvs bija. Omārijas Pelmans vai kaut kas tāds? Nē, tas jau Tas bija Libānā. Tas bija Ah, mēs Libānā. pa jā. Jā. Jā, Bet tomēr arī Japānas Spēlmans arī, jā. viņam diemžēl noslēdzies posms Libānas izlasē. Tā kā, jā. Libāna paliek bez savu līderi, jā. Es aizmirsu, tagad bija, man liekas, Džeks bija Orlando spēlējis, izkrit no galvas, kā viņu sauc. Es Bija kaut ko tagad. laikam esmu redzējis arī, bet es tagad neatceros vārdu. Bet viņam bija tas saspēlnieks, tāds mazs. Es neatceros vārdu. Vails Ragģi, jā. Ragģi, jā, tas bija labs. Ah, Tas jā, bija tas labs. tur Es mētēja. tūlīt pārbaudīšu ātri, kā sauc to, kurš spēlē Libānā, tagad naturalizētā pozīcijā aizpildīja. Jo es pieļauju, ar Māriju Spēlmanu viņi nebija pašapmierinātāki. Jā. Es arī, kamēr mēs vēl runājam par izlasi, gribu iemest tādu savu novēlējumu. Es novēlu Latvijas izlasē, lai
Es vienkārši gribu redzēt, lai Luka Banki ērā un Kristofa Porziņa ērā kaut kādā mirklī mēs dabūjam maču pret Amerikas izlasi. Jo, man liekas, visu dzīvi gaida, kad mēs Latviju ASV maču kaut kur ieraudzīt. Un tā kā mēs neesam olimpiādēs vai līdz pagājušajai vasarai pasaules kausā bijuši, tad to nav izdevies redzēt. Bet jā, es ļoti ceru, ka šajā ērā, ja, kamēr mēs esam lieli, stipri un zvaigžņoti, ka mēs kaut kādā mirklī tiksim līdz šādam mačam. Un, Nu, olimpiskās vēlams, spēles. nu jā, tas ir tuvākais un reālākais, bet vienkārši tā, ka lai tuvākajā laikā kaut kā mēs tiekam līdz tādai spēlē. Un vēlams ne kaut kādā ceturtdaļfinālā, protams, bet nu, tas arī būs ok. Bet Tas tā ir ir novēlēts, tāda, lai mēs tiekam līdz tam. es gribētu teikt, ka tā ir tāda pēdējā iespēja. Nu, tieši šīs ēras ietveros. Nu, Porziņš varbūt. varbūt jā, bet es, nu, lai kā es gribētu, lai Luka paliek amatā, bet es šobrīd vismaz neredzu, kā viņš varētu pēc Eirobasketbola turpināt Latvijas izlases trenēt. Nevis es neredzu, bet man ir kaut kāds negluži, nu, nav īsti pamatots aizdoms, bet man reāli liekas, ka viņš, teiksim, noslēgs to 4,5 gadu ciklu pēc tā 5 gadu ciklu. Jautājums tad ir, nu, es tur nezinu visādi, zinu, kā tur finansiālās lietas vai tādas, bet, nu, vai viņš var dabūt vēl foršāku izlasi par Latvijas izlasi? Nu, gan jau līdzīgas izlases viņš var dabūt, jā. Izlasi nē, bet es domāju, ka viņš vienkārši būs. No izlašu basketbola iet prom? Nu, jā, es vairāk domāju, ka viņš tagad būs pierādījis sevi vēl labāk tie Eirolīgas tirgu un atgriezīsies tajā. Nu, jā, nu, labi, skatīsimies, cerams, ka nē. Rekur, es atradu Norvēls Pels, ir tas džeks, kurš tagad pārstāv Libānu, un viņš nebija Orlando, bet viņš bija Filadelfijā, Sacramento, Ņujorkā un Jūtas Jazz, un arī Brooklyns necījā. Tā kā 41 spēle kopā, no kurām 40 regulārajā sezonā, un tā viena spēle vai 6,5 minūtes izslēgšanas spēlēs Filadelfijas rindās. Tā kā ļoti nopietns papildinājums Libānas izlasē. Tā Libāna kopumā interesanti. Vēl jau bija Eldarvičs, es nemaldos. Tas jā, bija labs, un arī Oto Ošanieka komandas biedrs Minnesotas Golden, kā viņi tur bija? Goper, jā. Un arī komandas kapteinis Sauts arī. Tādu mētējs bija, es atceros, man liekas, izcēlis gadiem 45, un tāds diezgan pieredzēs. Bet labi. Man patīk, ka jums ir tāds liels skautings par Libānas izlasi, ka mēs tik daudz zinām. Nē, nu, bet cik es pirms pasaules kausa tik sabiedēts, ka tā ir ļoti nopietna izlase. Nu, labi, es te arī gatavojāties. Bišķi arī pieduros un iesmēju, bet, nu, jā, nu, mēs parādījām ātri viņiem, kur tā saucamie vēži ziemā. Noteikti ne Libāna. Libāna, nē. Bet kaut ko es arī tikko kaut kāds džeks ar normālu NBA pieredzi parakstīja Libānas čempionātā līgumu. Es redzēju Twitterī, es aizmirsu kurš, bet tāds pat samērā liels vārds. Nu, labi, skaidrs, ka tur nauda ir, bet vienkārši jā, varbūt tas līmenis nav tas pats augstākais. Jā, bet man viena tāda komanda, kā Norbertam Amerika, ko es arī, protams, gribētu redzēt. Austrālija? Latvijas. Jā, Austrālija, es nezinu, vienmēr kaut kā izlašu basketbolā, viņi ir ļoti piesaistījuši. Ne tikai tāpēc, ka varbūt viņus tur agrāk trenēja Andrejs Lēmans, kuram ir latviešu saknes, bet vienkārši kaut kā, es nezinu, vienmēr tā komanda ir likusies ļoti tāda simpātiska, ar daudz skanīgiem uzvārdiem, arī ar zvaigznēm tā skaitā, un viņi arī kaut kā, viņi ir ilgstoši bijuši tajā augšgalā topā, vismaz tādā pēdējās 10 gadus griezumā pavisam noteikti, bet viņiem arī ļoti reti ir salicies kaut ko izcīnīt. Un, ja nemaldos, tās Tokijas bronza bija praktiski tāda Nu, viņi to bronzu mūžīgi mēģināja dabūt, jā, un vienmēr viņš pietrūka. Es atceros, vienmēr atbalstīju Austrāliju un cerēju, ka viņam izdosies, un tad beigās arī izdevās. Un varbūt vēl viena komanda, vienkārši viss šīs, kas nav Eiropas komandas, liekas tādas eksotiskas. Argentīna ar Valtu Real Madrid džekiem arī būtu interesanti redzēt pretī. Bet nu es ņēmu mūsu over Argentīnu. Mums jau kaut kad bija pirms kādu gadu. Bija pirms pasaules kausa, jā. Valsts apgalvoja, ka Latvija neuzvarētu. Jā. Es godīgi saku, mēs uzvarētu Dienvidamerikas čempionātu. Nu, par to mēs varēsim olimpiskajā kvalifikācijā daļai. Nu, jā, vajadzētu vēlreiz piečaktēt Brazīliju. Jā. Brazīlijam arī neliekas draudīgi, ja mēs tā godīgi runājam. Bet, ja tu saliec labākos sastāvus, viņi nav diži sliktāki par Argentīnu.
Nu, nē, es vienkārši par tagadējo Brazīliju. Nu, es nezinu, vai tur ir kaut kas, kas man liktu arī naktī celties augšā, augstos sviedros. Man liekas, ka nav tur neviena Nu, bet tāda spēle. kas liktu Argentīnā celties Es naktī neparu augstos? Argentīnu, es neparu Nē, Argentīnu. bet es prasu, piemēram, par to. Argentīnā, vai ir tāds spēlētājs, kurš liktu? Nu, tev ir kam pats. Viņam vairāk labi Mēs spēlē. saliekam labākos sastāvus, kur mums apakšā ir Kristaps Porziņš. Nu, un ko tas kam pats izdarīs tur apakšā? Nu, bet ko viņš tagad visu laiku kaut ko dara? Nu, es nezinu, viņš maziņš, viņš kaut kā vienmēr, viņš ir Bet viņam pretīgi, nenāk, pretīgi viņam nekad vienmēr nenāk attur. pretī, viņam nekad nenāk pretī Valters Tavares. Kas šonadēļ bija Kaut kā jau Krisku viņš maģi arī parāda. pretī. Jā, Krisku maģi. Bet, nu labi, nē, nu es vienkārši to, ka tur, es nezinu, tā grūti teikt. Nē, nu, Vienkārši ka mēs pats jau vienmēr- noteikti ir vienmēr- elitārs. Ja mēs aizsargs, vienmēr tur- runājam par to, kā gārdi izšķir spēles, tad Argentīna ir labāka gārda kā Latvijai. On average. Tā ir vienkārši. Nu, jā, bet Jāgu Dušsantušs arī visticamāk būtu Nu, Jāgu, labākais nu, aizsargs. Un Kurš ir? Nu. Kurš? Nu, viņš ir Vācijas čempionāta MVP. Viņš Ulmu aizveda līdz pirmajam Bet titulam viņš var desmit gadu būt, bet laikā. viņš- Kurš tad ir, piemēram, labāks Latvijas izlasē par viņu tā šobrīd uz papīra? Potenciāli, jā, es piekrītu, bet tā reāli. Nu, es nezinu, man viņš ir kaut kāds tāds. Nu, viņš arī sagādāja Tas- problēmas. Arī Rodionam piezīmes savā vēl kaut ko. Nu, bet tur tā Brazīlija, tur tā lieta, ka principā ar viņu viss sākās un beidzās. Jo, manuprāt, ka Boklo īsti, es nezinu, viņš tāds sakā. Nu, pagaidi, labi, tur nebija, piemēram, Rāls Netu. Tur vēl ir tas, Nu, viņš arī nebūs tagad. Gan jau. kāpēc viņš jau tuvojās, lai atgrieztos laukumā. Nu, viņš neatgriezīsies šo sezonu, bet potenciāli tā kā viņš varētu. Nu, bet es būt. nezinu, viņam atļaus spēlēt. Viņš nav visu. Kas viņam nav vairs līgums ar Fenerbahču? Viņam bija viena gada? Viņš ir bez līguma. Viņš vienkārši pārtrauc to līgumu pēc tam. Ok, man liekas, ka viņam vēl Viņam nav līgums. Tā kā šobrīd ja es domāju, ja viņš būs gatavs, viņš spēlēs. Pirms tam ir tāds Rāls Netu, kurš tīri pēc CV mačā pret Latviju būtu 100% labākais aizsargs laukumā. Tīri pēc CV. Tas nezinu, tas pats bija tas Lukašs vai kā, tas Diešs, kurš sagāz trīņus. Nu, vai tik viņš tagad nav NBA. Tas pats šis Ulmā arī tagad aizmirst, kā sauc to. Tas ļoti tumsnais aizsargs. Tur ir gana daudz basketbola Brazīlijā, arī gana labi. Es neteiktu, ka Brazīlija kaut kur īpaši atpaliek no Argentīnas. Argentīnai tie vārdi iespējams skaļāki, bet es neteiktu, ka tur tā atšķirība tiešām tik milzīga. Milzīgi nav. Es arī, ja es varētu tā rezumēt, es teiktu, ka vispār, ja mēs tagad salīdzinām Latviju, Brazīliju, Argentīnu, es teiktu, ka tas viss ir diezgan līdzīga līmeņa komandas, bet tad, ja mēs dabūjam Porziņu, tas mums dod to priekšrocību. Bez Porziņa mēs tā kā apmēram līdzīgi ar Porziņu. Man patīk mūsu izlase krietni vairāk. Bet es teiktu, tas tāds izšķirošais faktors, ka tām komandām nav tāds viens cita līmeņa spēlētājs. Vēl tām komandām nav arī Andrejs Gražuls. Tas arī, manuprāt, Taisnība. Argentīna Tas var labs tikt punkts uz šeit olimpiādu. mums Es ir. neesmu skatījies. Viņi izkrita kaut kādā savā turnīrā. Viņi zaudēja tajā priekškvalifikācijā. Viņi zaudēja gan uz pasaules kausa, gan tajā priekškvalifikācijā. Tad par viņiem nav Tad jāuztraucas. par ko mēs vispār runājam? Tā labi, virzamies tālāk. Kas nākamais plānā, par ko vēlamies runāt? Uzreiz Eirolīga un Var par Eirolīgu. Īsumā pirms mēs sākam par Eirolīgu, gribētu pieminēt mūsu valsts pārraidītājs Eirolīgas GO3, kuri veica radošus lēmumus. Un pagājušajā nedēļā, kad bija jārāda spēles, viņi, ja es nemaldos, ceturtdienas vakarā, kad bija EFS pret Albu, man liekas, spēlējas, tagad nejauc. Viņi tajā pašā laikā izvēlējās parādīt EFS spēles atkārtojumu. Nevis tā kā aktuālā spēle, kas notiek, bet atkārtojumu. Un piektdien viņi izvēlējās ļoti līdzīgu taktiku, ļoti interesanti. Kad Crvenas Zvezdas spēles pret Virtus vietā, viņi rādīja Zvezdas pret Panathinaikos. Tieši tajā pašā laikā, atkārtojumu. Un es varu, piemēram, pateikt, esmu dzirdējis kāds konkrēti cilvēki, kas noskatījās piekdienās Zvezdu pret Panathinaikos. Man jau likās, ka tā bija tā kā aktuālā spēle, kas notiek.
Jo GO3 vienkārši izvēlējās nerādīt Bet īsto spēli, vai, par ko tad, es vai, visu tad, gribu. vai tad viņa atkārtojumā neizņem ārā šo te puslaiku pārtraukumu, nepadara to īsāku? Nē, man liekas, es neesmu drošs, bet vienkārši fakts. Bet arī pēc tam, otrajā puslaikā, jo neko nezinu. Nē, nu jā, jā, Tu jā. liek, ja tu neej pārbaudīt pats spēli, kas notiek, tad vienkārši nostāties. Double game, kā dienas toču ir vecs spēle. diezgan viegli sajaukt, jo tomēr tās spēles tur ļoti daudz. Jā. Un GO3, protams, izpalīdz. Tā kā, ja tu zini, piemēram, ka Zvezda spēlē piekdienā, pieslēdz GO3 Sport 1 kanālu, tur redz, ka Zvezda spēlē, tu jau sapriecājies, ka varēsi skatīties savu ieceļņu komandu laukumā. Un tā, diemžēl, jā, un tā ir, diemžēl, vispār cita spēle. Tā kā, paldies GO3, Maleči, lielisks darbs, un jāstāsta, kādas atkārtotas mēs ceturtdien un piekdien redzēsim. Varbūt arī trešdien. Varbūt. Kādas jāsaskatās? Es gan nezinu, kāpēc es nepārbaudīju, bet tāda interesanta spēļu nedēļa. Tas gan jau ir tāpēc, ka tagad Makabī spēlēs izbraukumā pie Valencijas, ja? Vai arī mājās. Nu jā, tur bija tā, ka viņi samainīja tās spēles vietām. Un tad viņa bija laikam tā, kas bija sezonas sākumā. Jā, un tad viņi aizbrauca uz Valenciju, kurai tagad vajadzēja būt. Jo pēc spēļu skaita visiem jau ir vienāds spēļu skaits, un tur bija jau kaut kādas problēmas ar kaut kādu kalendāru menedžmentu. Nu, ne kalendāru, bet tā kā tās arēnas menedžmentu. Jā, bet kopumā ok, man tas, ka trešdienā ir viena spēle un tad ceturtdien piekdien pārējās, tas man liekas ļoti ok, viss ir kārtībā un nekāda vaina, teiksim tā. No fantasy viedokļa tas ir tikai un vienīgi labāk. Kā kuram, bet jā. Nē, nu kāpēc? Tev ir iespēja, piemēram... Visiem ir iespēja. Jau visiem tie apstākļi vienādi. Nē, es tev vienkārši saku, piemēram, es varu uzreiz pastāstīt, ka es esmu salicis tā, ka man ir katrā dienā vismaz viens kapteinis. Jā, man tagad nāksies sarežģīts lēmums pieņemt, lai tiktu līdz šai parocīgajai situācijai. Nu jā, bet ir 20 punktu handikaps. Jā, kaut ko es izdomāšu, tā kā viss būs kārtībā. Nu jā, par to es nešaubos, jā. Tas bija tāda nožēla, jā. Labi. Varbūt, Kristiāna, tu vari pastāstīt par iespaidīgāko, kas droši vien bija. Tu biji Monako, tu redzēji 2 spēles klātienē, abas Eirolīgas spēles. Kas tur bija interesants, kas tev patika, kā Milāna izskatījās, kā Valencija, kā rekordists Maiks Džeims uzvedās un viss pārējais atmosfēra? Ļoti, ļoti foršs atvaļinājums ar 2 spēlēm Monako. Es teiktu, ka tā ir labākā arēna, kur vērot Eirolīgu. Tikai un vienīgi, principā, tā iemesla dēļ, ka tu atrodies ļoti tuvu laukumam, un viss tev ir ļoti labi redzams kā uz dēlnes, un pat labāk nekā, varbūt, nezinu, Latvijas-Igaunijas līgā atrodoties Rimi Olimpiskajā centrā, kur arī šķiet, ka visi tik tuvu, bet patiesībā, tur ir kaut kāda tā starpības starp laukumu sānu līniju vai galu līniju un tribīnēm, nezinu, cik tur kaut kā 2 metri ir gan jau attālums, tad Monako šāds attālums praktiski nav, un cilvēks sēž arī, principā, uzreiz aiz komandas soliņa, un piemēram, spēlē pret Milānu, sanāca sēdēt ļoti tuvu Milānas soliņam, un varēja dzirdēt, kā tur Messina izsaka kaut kādas replikas, kā Ševons Šilds lamājās, un prasa sodu pēc tam, ka viņš ir saskrāpēts arī nogājis no laukuma asiņošanas dēļ. Un tad otrā spēlē es sēdēju tā kā aiz groza maliņā, un tad es arī tur biju ļoti tuvu laukumam, un tur ļoti tuvu varēja redzēt, kā, piemēram, Kris Džons gatavojās cīņai. Un tas bija tā ļoti interesanti, un jā, piemēram, par Maiku jāsaka, ka pirms tās Milānas spēles, tad viņam tika sagatavots īpašs video no Eirolīgas, kurā atskatījās uz šiem viņa punktiem, un tur kaut kādi viņam svarīgi cilvēki vai Eirolīgas liels zvaigznes viņu apsveic ar šo, līdzīgi tādā NBA stilā izveidots video, kur Maiku apsveic ar šo rekordu. Un bija arī ļoti interesanti redzēt, ka šajā te mačā viņš tikās pret, es teiktu, vienu no saviem, varbūt, nemīļākajiem treneriem, ar kur viņš tā arī nav sastrādājies, ar Ettore Messinu, jo tur bija tā lieta, kad Messina atnāca uz Milānu, ka viņš Maiku negribēja, un tad bija ļoti interesanti redzēt no ļoti tuvas distances, kā viņi
atrodas, nezinu, metru attālumā viens no otra, bet izliekās, ka viens otru neredz un nesveicinās. Un, jā, tas bija tā interesanti. Un, jā, piemēram, Ševons Šilds. Es viņu biju iepriekš redzējis klātienē 2 vai 3 reizes, bet es nebiju viņu redzējis tik tuvu. Un viņš izskatās ļoti liels. Tā kā tiešām fiziski ļoti liels. Un tad, jā, tā ir viena no tām lietām, ko var labāk novērtēt nekā TV ekrānā, tādā arēnā, kā, piemēram, Monako. Visu to kaut kādu spēlētāju atletismu, ātrumu, fizikalitāti. Jā, tas ir, manuprāt, tāds lielākais bonus, vērojot mačus tieši Monako, kur šī arēna tam visam ir ļoti pateicīga. Ko es vēl varu pastāstīt? Bija ļoti interesanti tā situācija ar Modolo. Ja nemaldos, tā bija kaut kā 3. ceturtdiena. Viņš pirmajā puslaikā bija viens no tādiem galvenajiem Milānas vilcējiem, kas arī kaut kādos atsevišķos brīžos palīdzēja viņiem tur uztaisīt izrāvienus. Un bija tā, ka tiesnesis skatījās video atkārtojumu. Un tagad izkrīt ārā no galvas tā tiesneša vārds, bet viņš bija ļoti drausmīgs. Viņam, ja nemaldos, 55 gadi, Spānis. Izkrīt no galvas tiešām pēc sejas, tikai atceros. Viņš ļoti drausmīgs lēmums pieņēma visas spēles gaitā uz abām pusēm, un abu komandas spēlētāji bija neapmierināti. Un tad, kamēr viņi skatījās atkārtojumu, Los taipīja to hamstringu, man liekas, viņš bija satraumējis un varēja redzēt, ka viņam ir kaut kāds diskomforts un ka viņš nejūtās diezko labi. Un tad Milānā neviens viņu neizdomāja nomainīt. Viņš arī, protams, pats neprasīja maiņu. 2 minūtes vēlāk viņš satraumējās, un tad jau Milānas nākamo spēli pret Žalgiru, laikam bija. Nē. Pret Feneru, jā. Pret Feneru to viņš izlaida. Jā. Vēl arī Justins Andersons ļoti liels. Nē, nu vienkārši tā kā Džeims nav liels. Nē, Maiks Džeims ir tā lieta, viņš tāds diezgan maziņš, un kas bija interesanti, tad no tāda ļoti tuva attāluma redzot šīs te kaut kādas arī spēlētāji, kaut kādas savstarpējas attiecības komunikācija tajos brīžos, kad nav, kad kameras nerāda to visu TV pārveidi, tad es pat gribētu teikt, ka Maiks ir ne tuvu tik sautīgs, kā, piemēram, Elīsu Kobo. Elīsu Kobo sautīgāks? Nu, viņš tāds, piemēram, Kobo bija tā, ka, ja viņam tur kaut kas neaiziet, viņš apmēram uzmet lūpu un viens pats kaut kur pastaigājās, tad Maiks tikmēr, tu varēja redzēt, ka viņam tās grimas ar tādu pozitīvu prizmu, ja tur kaut kas, nesagāja kaut kāda ali-jup piespēle, viņš tur atvainojās, aiziet 5 iedot, tur apķer kaut ko nomierina, vēl kaut ka viņš tāds pat izteiktāks līderis, ne tā, kā mēs viņu esam pieraduši redzēt. Un tad ir Kobo, kurš par katru darbību aizgriežas prom, tur nedod 5 komandas biedriem, kaut ko apvainojās. Varbūt viņam vēl tas aizvainojums palicis no tā Motejuma kautiņa, es nezinu. Bet, tas Kobo izskatījās tā, kā mēs varējām domāt, kā varētu izskatīties Maiks. Un tad Maiks ar tādiem antiks vispār īsti pat tā neizcēlās. Varbūt. Protams, tur bija kaut kādi metieni, kas man lika saķert galvu, jo, piemēram, īpaši Valencijas spēlē Justins Andersons, viņam regulāri bija kā primārais aizsargs, un viņš ir tiešām ļoti liels, un viņš ļoti labi tika galā ar viņu. Tas ir viens veids, kā, piemēram, var Monako uzbrukumu apslāpēt, tīri uzliekot kaut kādu tādu lielu kadru, lielu fiziski spēcīgu un kājās gan ātru kadru uz Maiku. Un tas arī bija bišķi izsit no spēles, bet atkal pēdējās minūtēs Maiks atkal atnāca izgāja laukumā, viņš otrajā puslaikā vispār atpūtās, man liekas, tikai kaut minūtu vai pusotru, un pēc tam Maiks ieslēdz bišķi citu robu un sakārtoja visu. Un, jā, tas bija tā ļoti interesanti, un pēc tam arī kaut kad vakar vai aizvakar redzēja Twitterī, ka viņš ir labākais klačs spēlētājs šajā sezonā. Cik tur bija pēdējās 5 minūtes, un ja starpība nav lielāka par 6 punktiem. Tā kā Maikam tur bija labākie rādītāji. Tā kā, bet iemestie punkti vai tur procenti? Uztaisītie punkti, tā kā, kas ir vai nu iemet, vai nu piespēle. Jā, tas īstenībā nepārsteidz, ja būtu jāmin, tas arī teikt, ka Maiks, mēs arī redzam, ka viņš tos galotnēs, viņš paņem bumbu rokās, viņš nospēlē un kaut ko viņš uztais, viņš ļoti bieži arī iemet tos stepback trojkas svarīgā brīdī. Un kaut kāds arī tas clutch gains viņam ir, viņš var iemest arī galotnē tos metienus. Tur ir svarīgi, ka visi iet caur viņu tomēr galotnē, principā tas ir.
Viņu, Bet tā būtu jābūt, jo mēs nē, redzējām, tā kas tam ir tā notiek. jābūt, tāpēc es vienkārši pamatoju, ka tas loģiski, ka es tev Nē, nu, piekrītu. mēs redzējām, kas notiek, kad bumbu galotnē ir tam pašam Okobo. Un viņam ir jāiemet, piemēram, soda metienu, lai noslēgtu Vai spēli. aizsardzībā Vai jānospēlē? aizsardzībā jānospēlē, Pieņemsim. jā, pieņemsim, jā. Tā kā, tur, jā, priecē arī tas, ka pirmajā spēlē Jordans Lloyds bija ierindā. Viena no ratiem izrādēm, ko tu Jā, varēji redzēt. viņš pēc tam nākamo spēli izlaida, un pēc tam atkal nedēļas nogalē bija. Viņa laikam pret Strasbūru spēlē, tur iedeva Maikam atpūtu, un Lloyds jau bija ierindā. Un tad es īsti nesapratu, vai viņš joprojām tā kā, ka tajā double game, kā tik saspringts režīms, ka viņš varbūt nevar tik bieži spēlēt vai kā. Tas pats Kemba bija gana labs tajās savās minūtēs, bet es teiktu, ja, piemēram, NBA viņš varēja būt tā kā veidotājs, ka viņš, nezinu, tur pēc pikēna vēl kaut ko atrod, vēl kaut kur. Šeit, man liekas, viņam tas laukums ir drusku pa mazu, ka viņš nav tā pielāgojies, un ka viņš ir tīri tāds pēc pikēnoliem lielākoties pats izvēlās mest, vai nezinu, vai tur nokosina bumbu pa perimetru, īsti neizveidojot nekādu situāciju komandas biedriem, vai arī otrs, kā viņu utilizēja, bija tīri kā tāds spot-up shooters, kurš pāris trīņus iemet tīri pēc tādām spot-up situācijām, kur viņam izmet ārā, vai tas bija Maiks vai Kobo vai Strazels. Būtībā tā kā tāds Markus Hovards tikai ir divreiz mazāku pielietoju. Nu, tā kā, ka viņu izmanto divreiz retāk, teiksim. Principā, jā. Jā, plus mīnus tāds. Es atceros, Maikam tomēr bija viens tāds antiks, tā kā tas bija pirmā puslaika pašas beigas, un Justins Andersons, tas ļoti interesants kadrs, viņš visu laiku ar visiem mēģināja runāt, kaut ko smējās, un tā diezgan izskaties nenopietni pieietai spēlē, bet atkal, teiksim, kad sākās spēle, viņš tā kā lokojās un pirmā puslaika beigas, kaut kā pussekundi palikusi, un Monako izmet autu, Maiks tā kā met, bet pat neizmet laikam līdz galam, un Justins Andersons vienkārši tā kā apķēra šādi, un kaut kāds 5 sekundes turēja, un tā kā skatījās viņu, kaut ko smējās, un tad Maiks tā kā pilnīgi neko viņam nepateica, un vienkārši tā skatījās viņu ar tā dedzinošu pokerface un nesaprata, ko viņš dara. Tā kā tas bija tā. Es arī nesapratu, ja godīgi, ko viņš dara. Jā. Un arī vēl ko Justins Andersons izdarīja uzreiz 3. sadaļas sākumā, viņam bija jāmet gala auts, un viņu sedz Jerons Blossom Games, un viņš tā kā skrien, tā lēnā riksīt. Un Blossom Games kaut ko skatās apkārt, un tas Andersons vienā brīdī nobremzē, apstājās, un Blossom Games viņam ieskrēja mugurā. Un tad Andersons reiz skatās uz tiesnesi un prasa kaut kādu piezīmi, pēc tam atkal pasmējās sejā Blossom Game un iedod 5. Viņš tas ļoti tāds interesants kadrs, bet jā, daudz nevarēs saprast. Tā kā uz pick-up spēli ieradies apmēram. Jā, apmēram kaut kā tā, tur austiņās līdz spēles beigām, tur līdz spēles sākumam iesildās ar telefonu rokās, vēl kaut kā tā dīvaini drusku likās. Nu jā. Es nemaldos, tajā Valencijas spēlās, ko tu beidzot vēl redzēji, Valencijas izpildīja lielisku sodu metienu izrādi, kur viņi meta garām, man liekas, visu. Jā, fiziski aizmest garām. Tur regulāri bija kaut kāds 0-2 kādam sodu metienos. Jā. Tālmetiens arī lieliski izpildīja. Kopā tad. Pirmajā puslaikā viņi labi met. Tur vienkārši tur kā kur brīdi tur bija, man liekas. Pirmajā puslaikā viņiem bija labs procents trīņos, man liekas. Varbūt man atmiņā nepareizies. Es atceros, ka viņas likt mēt. Jā, bet, piemēram, tā Valencijas spēle varbūt tā, bet Milānā ļoti pārsteidz tas, ka viņi bija tādi gan konkurētspējīgi, jo Monako bija pamatīgi ieskrējušies, viņiem citur bija 8 uzvaras pēc kārtas. Labi, Milānai tā it kā bija tāda do-or-die spēle, bet tiem pašiem Monako bija labas šanses un joprojām ir gan ok iespējas pakāpties uz otro pozīciju. Bet jā, kaut kā īstenībā ļoti pārsteidz Milānu tādā pozitīvā ziņā. Mēs kopā par Milānu jārunā, jo mēs viņus bijām jau norakstījuši, un viņi tagad ir šajā visā reisā par 10. vietu, kur viņi principā nebija pirms iepriekšējās nedēļas. Tad tagad viņi ir pirmie no visiem, 10. vietā ierindojas tabulā. Kopumā 2 ļoti negaidītas uzvaras, un pagājušajā nedēļā bija gan tā, ko tu redzēji, gan Fenerbahčs. 2 top 6 komandas, 2 komandas, kuras cīnās gan par home court advantage, gan par, manuprāt, arī par otro vietu, kas, manuprāt, ir otrā vieta ļoti noderīga šeit. Jo es uzskatu, ka pēc 6. vietas tur rītās tās, cik tavu pretinieki ceturtfinālā ir nepatīkami. Piekrīt.
Tāpēc, manuprāt, otrā vieta ir ļoti svarīga. Viņi un abas komandas, gan Monako, gan Fenerbahčs par to vēl cīnās. Un Milāna abas divas piemānīja, kas tā diezgan Milāna vispār tāda pārsteidzoši. komanda, kas viņi zaudē Albai Asvelam Žalgirim, tad viņi pēkšņi uzvar Reālu Monako Fenerbahču. Viņi tieši otrādāk visu dara. Tagad tu gaidi, ka viņi uzvarēs, tad viņi tev būtībā piečakarē, un tagad tu esi uz viņiem padevies, tad viņi pēkšņi ir šī labā, ļoti neapstādināmā komanda, kas aiziet izbraukumā, sagrauj Monako, piemēram. Te man liekas, jāmin tas tomēr, ka šitais ir tā bija tāda plus-mínus pirmā nedēļa, kur viņi daudz maz bija gana veseli visi. Nu, ok, tur Billijs Bērons joprojām nav, un laikam arī nebūs šo sezonu, vai tur uz Itālijas čempionātu, ka atgriezīsies. Nu, viņam Eirolīgas sezona principā beigusies. Man Grūders aizbrauc, bet labi, viņš tur bija īsu brīdi. Bet pārējie plus-mínus beidzot bija pieejami reizē. Un tīri jau pēc tāda sastāva tur ir tādi gana pieredzējuši buki. Un arī tas, ko teica, ja viņi nezaudētu Asveliem Albām, tad mēs jau viņus arī pirms sezonas likām tomēr augstāk. Un es gribētu teikt, ka no tām komandām, kas cīnās šobrīd par to desmitnieku, par play-in, uztrāpīt uz viņiem gan play-inā, gan pēc tam potenciāli play-offos varētu būt visnepatīkamāk, jo tā tomēr ir pieredzējušāka komanda. Un, manuprāt, reizē arī ar tādu Šīlds un Mirotiču no visām šīm te komandām, kas cīnās šobrīd par to play-in, play-off spotu, viņiem ir tāds augstākais talantu līmenis, kas atsevišķās spēlēs tieši var nospēlēt kaut kādu lielāko lomu. Problēma gan tur viņiem ir vispār organizācijā, tur visādas problēmas un viss tas, nezinu, Bārdeks sezonas gaitā, kas tur bija ap Messinu un vispār to komandu kopumā, un to es domāju, jūs paši atceraties un saprotu, ko es runāju. Tas varbūt nespēlē viņiem par labu, bet es domāju, tīri tādā pieredzes ziņā un tajā, ka kāds viņiem ir tas uzbrukuma talants un potenciāls, es domāju, ka viņi var būt vēl gana bīstami, ja viņiem izdodas iekļūt beigās tajā plēnā. Ja arī tā skatoties tālāk tieši par to plēnu, jo es minēju, tagad ir jau 10. Bet viņi tur Un dala viņiem es vairākām teiktu, ka pēdējā, Bet tas labākais plus-mínus viņiem. jā, bet Tas ir pēdējās izmaināms. trīs Nu, jā. spēles viņiem ir ļoti parocīgas. Manuprāt, ir gan, ok, Žalgiris viesos nav pat vieglākā spēle, bet tāpat. Ja Žalgirim arī vēl nav nekas gluži beidzies tā. Viņiem var Ir liela maz nedēļa izredzu, bija. bet jā, viņiem, Viņiem ir Žalgiris, Virtus un kā bija, kas nav super vieglas spēles, bet es teiktu, ka, ja tu cīnies par play-off, tad tās ir ļoti ceļams spēles. Virtus, jebkurā gadījumā vienmēr tur būs 50-50, tas pats, kas ir El Clasico, visas tās lielās derbijas spēles, principā vienmēr ir 50-50. Nu tā. Es varbūt būšu nepopulārs, es teikšu, ka jau klasiko nav 50-50. Tā nevajadzētu būt, bet parasti tā ir. Ir, manuprāt, 50. Vienmēr tur. Tas ir Valds, derbijos, tu tas jau pats kā- tajā. Zini, ko tu Tas dari? pats. Tu dari to pašu, ko dara visi Eirolīgas treneri, vienalga, uz kuriem tu dodies. Tu saki, mums ir ļoti labs pretinieks, viņi spēlē ļoti labi, viņi ir ļoti bīstama komanda. Tu tā kā Bet ir visi slavē labi pretinieki, pretinieki. bet ir- Nu, bet Pagaid, ir par jāslavē Asvelu, pretinieki. par Asvelu es neesmu to dzirdējis. nekad. Nē, par Asvelu es to neesmu teicis. Es esmu par lielāko daļu īstenībā. Tagad es asvēru stabilu, es teiktu, es par lielāko daļu es teicu, principā pozitīvas Nē, lietas. okay. Es vienkārši nekad neesmu dzirdējis, ka treneris brauc uz kādu spēli un saka, nu jā, mums ir jāņem, mēs paņemsim, un viņi vienmēr izmet kaut kādus komplimentus. Ir tāds kadrs Sergijs Atamans, kurš šitā saka. Ok, bet tāpēc viņš patīk. Bet tur man liekas, tur jau man liekas tā galvenā lieta to, ka tad, ja tu Šis tu čempions. vari, nē, nu, ok, bet Otrajā tu vari, vietā, man liekas, šobrīd ir tabulā starp citu. tā ir, jā, bet tu vari izvēlēties tā runāt, ja tu gribi. Tā kā izteikties par to, ka viss būs kārtībā, mēs uzvarēsim, viss noteikti. Tu vari tā teikt, bet tad ļoti svarīga lieta, ka tev vajag tā teikt atbildēt par bazaru, kas Ergina Bet, godīgi ja tu nevienmēr zaudē, ir tu vari teikt, ka iznācis. nav svarīgs kaut kāds Grieķijas kauss, vai ka visi Nē, nu, aizmirst. jā, bet nu, tā kā tā reālajā dzīvē, ja tu gribi tā runāt, tad tev vajag mācīt atbildēt par saviem vārdiem, kas Ergina Bet viņš ir atbildējis gan Nu, labi. viņam ir tā kā, divi tituli. Bet Tev nē, tās, nu, viņš tās ir- viņš atbildes ir- bijušas gana spēcīgas. Jā, viņam ir pāris labas, bet tad ir, piemēram, es nemaldos, ka viņi pirmo gadu tika ar FS uz Final Four, kur viņi zaudēja CSK finālā. Viņš arī teica, ka principā jau var
Efes atpakaļ Stambulā jau atbrīvot vietu trofejas kapītē, jo būs vēl viena. Labi, bet To pašu viņš teica sorry, ka es pagājušajā sezonā pārtraucu. Grieķijas kausā visu laiku viņš tā runā. Man ir jautājums, ko jūs vairāk atceraties? Man jau gribas tā domāt, ka vairāk atcerēsies tāpat tos titulus. Nu, es negribu viņu tagad kaut kā baigi aizstāvēt vai kā, bet, piemēram, nezinu, viņš visu laiku, tā teikt, jepo, un viņam, piemēram, saiet 2 no 10 reizēm tas tituls, un viņš ir 2-kārtējs čempions, un ar to viņš ir ies visur tā kā pa priekšu. Neviens neatcerēsies, ka viņš ir zaudējis 8 fināls. Nē, Lebrona bazara atkal sāc. Pagaid, bet tā reāli ir. Tagad neviens nepiemina Erginu Atamanu, ka viņš ir zaudējis, nezinu, cik tur fināls, ka viņš ir izrunājis. Cik viņš ir zaudējis? Es nezinu, viņš ir Eiropas zaudējis. Eiroligā vienu. Nebija tur kaut kas karjeras sākumā, viņam kaut kas, nezinu, ar Fortitudo vai ko. Varbūt, bet pēdējos gados 2-1 fināls. Labi, ne tikai fināls, vispār tā visi jāpošana arī bija, kur pagājušajā sezonā viņš teica, ka mēs tur stabili tiksim play-offos, vēl tad, kad viņiem izskaties, ka tur viss beidzies, viņš joprojām ticēja. No vienas puses tas jau varbūt arī uz komandas pusi vērsts, jo viņi taču arī jau, ka redz, ko viņš runā, nav tā, ka tur neviens neseko, un ja, es domāju, tas arī iedod komandai kaut kādu papildus pārliecību, ja viņi redz, ka treneris ir tik pašpārliecināts. Tas mans punkts ir to, ka tev ir pirmkārt, es pat nezinu, kā lai pasaka īsti. Tā vienkārši ir, man liekas, pieņems vairāk vai mazāk par pretiniekiem, tā kā par mīrušiem, labu vai neko. Tur vienkārši nesaka neko sliktu īsti. Vienmēr vajag paslavēt. Visas komandas ir labas, viss mums ir skaisti. Tas tāds sportsmanships. Nav jau jāsaka, jūs tur esat bomži vai tur sūdi vai kaut kā tā. Nē, bet vienkārši to, ka tev pretī uznāk treneris, kurš saka to, ka mēs uzvarēsim noteikti. Vai arī, piemēram, es nezinu, tu pretinieku arēnā pagājušā sezonā uzvar, un tad šitā te visiem rāda arēnā to, ka tev būs trītīts, un tad tu netiec play-offos. Tas nav nopietni. Jā, bet es saku, ja mēs tā. Cik daudz cilvēku jūs, prāt, kaut ko tādu atcerās? Mēs tomēr esam šeit. Es saku, jā. Ja es domāju par Atamanu Efes laikā, kad aktīvi sāku skatīties Eirolīgu, tad es viņu atceros kā čempionu to, ka viņam tieši tā, viena sezona pajuka tā pēdējā, tas man tā, es atceros, bet tas nav galvenais. Tas neaizmiglo, tas neaizēno tos viņa 2 titulus. Jā, ja mēs par Messinu runājam, tad es atceros to, ka bija tas viens Final Four, laikam viens, pēdējos gados. Kur Higgins viņus nogalināja pusfinālā. Jā. Ok, tā ir laba sezona, tur viss ir kārtībā, bet pārējās ir tādas, nekādas, Labi, es atceros vienu sezonu, ka viņi satraumējās un tad Efesam play-offos zaudēt. Nē, bet es gribu drusku iebilst. Es vienkārši to atšķirības, tad Messinu un vienu to atceries kā čempionu, otru kam kaut kas bišķiņ pietrūkst. Nē, bet no kādiem sūdiem, tā kā Messina pacēla to Milānu, es negribu viņu atkal aizstāvēt, ja vai kā, bet tomēr, ja iepriekš bija tā, ka tā bija vienkārši bagāta komanda, kas vispār nekad neko principā neuzvarēja, un tur play-offos bija retāk nekā iekšā, retāk nebija play-offos nekā bija, tad tagad tomēr ar viņu nav tā, ka viņš tur kaut ko izcili izdarīs vai kā, bet vienkārši tīri tas, ka viņi ir bijuši tajā Final Four un ir vismaz bijuši tādi konkurētspējīgāki. Iepriekš vienkārši tur bija kaut kāda liela vārda, liela skora ar daudz naudas, bet neko viņi pilnībā nevarēja izdarīt. Tīri tādā ziņā. Es teiktu, bija 2 labi gadi, un tagad pēdējos gados viņiem ir vārdi skoreri, bet rezultāts nav. Jo, ja mēs to salīdzinām ar to, kā bija iepriekš un kā ir tagad, tad viņi noteikti ir spēruši kaut kādu solis priekš. Bet, ja tu tā skaties uz Messinu un Atamanu, tad, protams, jā, to es piekrītu. Un plus arī man šķiet, ka tam Messinam tomēr iet tas laiks Milānā uz beigām, un ka tur vajag kaut kāds jaunas vēsmas. Jo, vispār tā visa šī sezona tieši viņa sakarā, tur diezgan drausmīgi bijusi. Man liekas, arī uzvarētājs vienkārši netiesā, tā tas ir, un tiklīdz tu kļūst par to uzvarētāju un čempionu, tev tiek piedotas tavas muļķības, bet ja tu neuzvari, tad tev tik viegli nepiedod tās tavas muļķības kaut kādas. Tad mēs varam gaidīt, kad un vai, un ja Maiks Džeims uzvarēs, tad viņam viss tiks piedots. Es tā domāju, tad cilvēki uzreiz viņu liks tajā GOAT sarunā krietni biežāk un tam līdzīgi.
Tagad tu visu laiku vari rādīt uz viņu ar pirkstu, vēlāk, ja viņam izdodas, nu, tu vienkārši pusi no viņa lietām sāc piedot un atcerēties labo, teiksim tā. Kā, jā. Tā, kas mums vēl plānā? Es Vai arī varu mums būs rekordīs epizode? Par Žalgiri. Žalgirim bija lieliska nedēļa, 2 uzvaras mājās. Pirmā spēle pret Virtus. Virtusam bija vairāk savainojumu. Rihards Lomažs dabūja minūtes un lieliski sev parādīja, manuprāt. Bija tiešām prieks skatīties, kā Lomažs ienāca spēlē. Nu, vai pirmās beigās, vai otrās ceturtdienas sākumā, bet sākumā neko neforsēja. Tad pirmie metieni iekrita, iemeta un arī aizsardzībā ļoti enerģiski darbojās. Un, nu, Kā parasti. Nu, jā, parādīja to, ko mēs būtībā visi zinām. Bija liels prieks to skatīties, un bija arī interesants mačs. Es gan gribu pakrit, nu, varbūt es nevaru būt objektīvs, jo es biju par Virtus. Un jau manuprāt, Virtusam to... Pagi, kas? Nu, Šmits arī nespēlēja, jo Virtusam to uzvaru vajag daudz vairāk nekā Žalgiris. Nu, labi, Žalgiris cīnās, bet nu, Virtusam vajag tās uzvaras. Un es cerēju, ka viņi uzvarēs, un manuprāt, droši vien es neesmu vienīgais, droši vien Luka Banki arī tā domā, ka tiesneši pavilka Žalgiris šajā spēlē. Nu, ja viņš tika izraidīts, tad acīm redzot, es tik daudz uzbrukumu piezīmes, kā otrajā puslaikā, tīpaši trešajā ceturtdaļā, Virtus dabūja pret Žalgiru uz visiem čārdžiem. Es nezinu, es biju redzējis, nu, tur bija kāds 6, epizodes, vairākas pēc kārtas, ka labi, Žalgiris arī jādod kredīts viņiem, ka viņi gudri, viņi zina, ka ja Šengēlī agresīvi iet postā, tu vari nostāties, nokrist un dabūt sodu. Vai tīpaši pēc spin move, kur Toko, ka viņš agresīvi iet pie spin move, vai laicīgi iestājies. Jā. Butkevičs īstenībā, es tagad skatos, viņš katrā spēlē kaut ko noķer, un dažreiz viņam iedod blocking, dažreiz charge, bet viņš vienmēr mēģina šo dabūt. Un pret Virtusu, es teiktu, piemēram, bija kaut 6 offensive fall, es teiktu, ka 4 bija pamatot, bet pēc tiem 4 pamatotiem tu iedod vēl 2 nepatēm, un kā tas no malas izskatās, ka tev vienkārši 6 offensive fall otrajā puslaikā, un tas izskatās vienalga ir vai nav. Nu, tas izskatās dīvaini, ka viņi ir tik daudz. Un vienā virzienā. Jā, un Kronis visam, manuprāt, bija, ka Lomažam iedeva skrīt, viņš tā kā lika cross screen, un viņš vienkārši stāvēja uz vietas. Un kaut kāds Žalgiris spēlētājs ieskrēja viņā un iedeva uz sodu Lomažam. Man liekas, tad arī Banki neizturēja un dabūja pirmo tehnisko. Un jā, man vēl nebija vispār skaidrs, kad jāatceraties, ka Lomažam viņš skrēja pāri tā kā transitionā, viņš zināja, ka viņam sitīs sodi, jo ir pārsvars, viņš to laicīgi saprata. Viņš sāka jau taisīt 2 soli, viņš paņēma bumbu rokās, lai mestu no centra, jo viņš zināja, ka būs sods, lai dabūtu 3 metienus. Viņš paņēma bumbu rokās un jau bija pēdējā solī, tad viņam uzsita sodu, un viņš tā kā izmeta bumbu groza virzienā, lai būtu tie 3 sodu metieni. Un neiedod. Un neiedod metienā, viņi paskaties challenge un kaut ko tur mistisku attaisnoja, un es tiešām nesaprotu. Šitas es tev pilnībā piekrītu. Šitas, man liekas, pilnīgs kosmos. Arī, ja es daudz teicu par lietām, kas nav tādas, kas man traucē naktīs gulēt, tad šī ir viena no tām. Jo es, burtiski, tas ir, šī tādas piezīmes ir tās, ko, principā, jebkuri gārdi transitionā vienmēr cenšas dabūt, kuras ir grūti dabūt, jo tu parasti, es nezinu, tu nedaudz par vēlu norēģē uz to, ka būs sots, un tu vienkārši vēlāk paņem bumbu rokās. Jā, bet Lomažs jau bija paņēmis. Jā, bet tur tā lieta to, ka šeit ir vienkārši pasaulē acīm redzamākais lēmums 3. Tas ir tā, kā tiešām tu iedod aklam cilvēkam, un viņš varētu nosūkt. Tas ir tik acīm redzams lēmums. Nebija vēl tā, ka... Viņi ar čelēm skatījās, tas bija pats interesantākais. Jā, tur tieši Evansam neiedeva tādu pašu. Jā, tāpēc arī man nepatīk. Nu, līdzīgi Evansam tur bija citādāk, viņš driblēja un tieši cēla un Belinelli no aizmugures uzsita. Tur vienkārši šitas te bija tiešām... Lomažs bija jābūt 3 metieniem. Drīzāk šitas ir 100% vilps par nezinu, par ko mēs runājam. Tas ir, es savā mūžā no acīm redzamākas vilpu redzēt. Tur tiešām, tur jebkuram tu parādi to video, tur viss ir skaidrs, jo īstenībā tur vēl jāņem vērā spēles tā kā kontekstā. Tajā momentā bija Virtus kaut kāda mīnus. Nē, pirmkārt tas, otrkārt tajā brīdī, tas bija kaut kāds, es neatceros, 3 minūtes pirms beigām. Pēters varbūt. Viņam Virtusam kaut kāds -9, man liekas, bija tajā momentā. Kaut kas tam līdzīgs. Tajā tā spēle vēl nebija beigusies. Viņa pēc tam ātri beidzās, bet tā kā tajā momentā vēl
vēl visi bija spēlē. Un tur tie 3 sodiņi bija ļoti svarīgi. Un tad tev Mehdīdi Falā kungs vienkārši izmanto argumentu to, ka negāja šotkloks uz beigām, tāpēc viņš paļabom negāja uz metienu, vai kaut kā apstun tādu tekstu viņš izmantoja. Jā. Ko mēs runājam vispār? Kas tas ir? Es pat biju apņēmies jaunajā gadā nerunāt par tiesnešiem šogad vispār, bet šīs te ir vienkārši tāds, ka drausmīgs lēmums. Tiešām tā kā es neatceros, ka es pēdējo reizi kaut ko tik debilu esmu redzējis. Jā, Tiešām. un tad vēl visi tie čārģi, kad tev 3 metieni, tu nedabū 3 metienus, tad tev 6 offensive fall, ja daļa ir pa tēmu, daļa nav pa tēmu. Un tas viss kopā, stulbi, un pārsvarā no puslaikā ir līdzīga spēle, pat mazliet priekšā es, tad tu tik redzi, kā trešā ceturļā -4, -8, -12, un viss šis turpinās. Un, jā, varbūt es neesmu objektīvs, jo es biju pa virtus, bet man nepatīk, man tiešām nepatīk, un man žēl, ka tā. Un plus vēl arī Luka tomēr Viņš mēdz nav Atamans, nopelnīt. kas ir regulāri. Ne, tiek viņš, izraidīts. jā, viņš mēdz nopelnīt, piemēram, vienu tehnisko, bet tā, ka viņš ir līdz izmešanai, izlasē, man liekas, tā nav bijis. Nē. Nē. Man liekas, es nezinu, viņš izlasē. Nē, viņš ir viņam Tehniskās ir Bet ne- Spānijā viņš- dabūja. Viņam patīk, jā. Man liekas, tur tā lieta, ka man liekas, viņš ļoti labi Tas es saprot to pieņemu, robežu, tas ir kurā apzināts, brīdī es viņam ir tā kā pieņemu arī. jāapstājas. Viņš saprot to robežu, kurā brīdī viņam jāapstājas. Nu, teiksim, ka kaut vai pēc tās pirmās tehniskās, tad šeit tas bija krietni par traku. Es arī pieņemu, viņš- ka, piemēram, tu kā treneris, tu jau ņem tās tehniskās bieži vien ar aprēķinu, ne obligāti dusmās. Vienkārši es nezinu. Jā, es tieši šo kaut kā gribēju jautāt, kā jums šķiet, vai piemēram, tas nav nepopulārs viedoklis. Es uzskatu, ka dažreiz pat ir labi vienkārši paņemt to vienu tehnisko, tu tur nobļausties, izdara kaut kādus spiedienus tiesnešiem, un par to tu saņem savu tehnisko un vienu metienu pretiniekiem, bet es ticu, ka tas kaut kādā veidā, mēs tomēr arī tiesneši ir cilvēki, un tas kaut kā tevi ietekmē psiholoģiski, un kaut kādu citu situāciju, ja tu neesi viņu tā kā pilnībā izvedis to tiesnesi, ja, bet tā, ka viņš grib tev ieriept, ja, tad kaut kā tas var nospēlēt tev pa labu, un tu vēlāk dabū 2 vai 3 metienus tur, kur tev nevajadzēja dabūt, un īstenībā tu iegūsti no šī. Jūs, Es vismaz par šitos domāju, es esmu. Nu, Par šīm te tiesnešu viltībām runājot, es atcerējos vienu lietu no Monako Valencijas spēles. Es tagad nepateikšu precīzi, kāda tur bija tā epizode, bet tur sanāca tā, ka vai tur tika nosilta piezīme, vai kas nav tik būtiski, ja kāds grib ar atkārtojumā patīt. Situācija bija tāda, ka Aleksam Umbru bija beigušies minūtes pārtraukuma pēdējā minūtē. Challenge paņēma. Viņš paņēma challenge un prasīja tiesnešiem, lai tur bija tāda situācija, kur vispār nav jāņem. Viņš laiku prasīja. Jā, laiku prasīja. Tas bija tikai tur visiem pilnīgi spēlētājiem, visiem skaidrs, ka viņš vienkārši grib izmantot to taimu. Tiesneši tiešām tā kā, tādu muļķīšu ietur un vēl apspriežās tur 2 minūtes vai tur 0,1 sekundi klāt vai mazāk, un Umbru tikmēr viss sazīmē un ir izmantojis to taimu. Viņam vienkārši nebija taimu, bet viņam bija challenge. Un viņš tieši paprasīja, lai aiziet pārbaudīt. Jā, jo tur tā nebija situācija, kur tev reāli, kur tev būtu jāprasa tas taimauts, bet viņš vienkārši saprata, ka viņš paprasa, ka viņš tādā brīdī var paprasīt pārbaudīt spēles laiku, un tad viņi ietur un skatās, un tīna atpakaļ, un tur main camera, side camera, vēl kaut ko, un viņš tikmēr viss ir sazīmējis, tie tiesneši tur, jā, tā bija tāda interesanta viltība, kas man patīk personīgi. Jā. Tad šis īstenībā labs, jo es arī atceros, piemēram, NBA ir bijuši, piemēram, kaut kas ļoti līdzīgs spēlētāji, piemēram, kaut kad pagājušajā nedēļā vai pirms 2 nedēļām, liekas, Jokičs kaut kādā viņš iedomāja beidzās epizodi, un viņš sāka šņorēt kurpi, lai komandai treneriem ir iespēja saprast, ņemt vai neņemt challenge. Treneris Kubā tā kā redz to epizodi, kamēr Jokičs šņoras, un tad viņš ierauga, ka no kā izgāja jautājums, tad viņš saprot, ka viņam būs successful tas challenge. Bija vēl tas, kur Jasons Keats pateica hit me, kur viņš izlēja tā dzērienu. Tas bija arī, jā. Arī Es redzēju, ka Jasons... Pauls Džordžs kaut kad stāstīja par viņa bijušo komandas, bet tas gan bija viņš psihopāts Steven Adams, kurš kaut kad viņš apzināti, viņš kasīja savu roku, lai viņam sākt asiņot, un tad, lai ir pauze uz laukumu.
Labi, Stevens Adams ir komandas spēlētājs. Bet tiešām. Stevens Adams ļoti foršs, man liekas. Viņš ir tāds Nē, tā kā viņš ir gentle viņš ir giant. super džeks tiešām. Bet viņš vienkārši, bet tā kā man liekas, lai kaut ko šī tāda izdomā, tev jābūt nedaudz psihopātam. Es nevaru vienkārši. Nē, protams. Tev kā normālam cilvēkam nenāk prātā šādas idejas. Bet tad tā arī, man liekas, tas pats Pols Džordžs arī stāstīs, kā tur Stevens Adams trenējās un kā viņam nekad nekas nesāp. Un, ka viņš pats kaut kā dakterējās, tur mēram to ACL, viņš ar sev tur pats ārstē, kaut kas tam līdzīgs. Priecājos, Visā ka tas viņš stāsts. pats Zini, atzīt, ko- ka vispār nav ko. Zinu, ko es vēl redzēju. Tev gan jau nepatiks, Kristēn, bet bija, kad jautāja, kā bija burbulī spēlēt un dzīvot. Un tad Lebrons teica, ka tur grūti sēdties 4 istabās. Tev liekas, ka asins jau pa sienu tek. un Viņš ka viss pieklājības frāzes teica. Un tad Adamsam prasīja, kā bija. Viņš teica, tā kā, bija ok. It's all right, Labi, mate. bet vai tas kaut ko bija, tādu viņš pateica. mēs te bišķi novirzījāmies no tēmas, bet Jā. vienkārši, man liekas, laba tēma. Tas bija tas laiks, kad bija šis te Matīsam Taibulam un vēl bija vienam no Denveras, neatceros, kuram viņa vlogus Jā. taisīja. Tā bija vēl Džavēla Magija. bija Džēls vlogi, un Gībija, jā, un Monte Morris arī nebija. Nē, Monte Morris, bet bija cits no Denveras. Es kaut kad gan jau YouTube. Jā, Subscribers. un Džavēlam Magija un Matīs Taibuls, tie bija tādi zināmākie, ka bija tie vlogi, bija ļoti interesanti sekot līdzi, un viņiem bija viss tas resorts atvēlēts, viņi tur staigāja tie restorāni, strādāja tikai priekš viņiem, viņi tur golfu Jū. varēja spēlēt. Makšķerē. Jā, Rolas Džavēls vispār varētu spēlēt ideāli burbuli. Aizvien uzspēlē basketbolu pamakšķerē. Tur vispār ir problēma. Pa lielam tas pats, kas tagad. Tā, nu. Un vēl viena lieta, ko es par Stevenu Adamsu gribēju pieminēt, man ļoti patīk, ka tiklīdz kā sākās kaut kāda konflikta, viņš vienkārši pretinieki garo spēlētāji kā maz bērni paņem izceļ. Nē, viņš jau arī pasaka. Viņš uzbūs tiešām Bez kā mašīna. piepūles, tas nav Man liekas, ka mīlestības. cenšas. Tas bija Jareds Džeksons, kurš laikam pie Paula Džordža stāstīja, ka viņš ir, ka viņam ir insane spēks. Stevenam Butlers, Adamsam. man liekas, Džimijs arī kaut ko teica. Jā, ka viņš ārprāts, vienkārši, cik stiprs ir tas Adams. Jo tā kā tie jau ir tādi, gan Jareds Džeksons, gan Džimijs Butlers, uz savām pozīcijām šķietam tādi, spēcīgi spēlētāji. Tā kā Es Stevens atceros kaut ko Adams tādu, ka par vienkārši- viņu, man liekas, stāstīja, ka viņš baigi pat tā kā netrenēs kaut ko džimā. Nav tā, ka viņš nereāli Ne, ieskrien, viņam tur nebija viņš kaut vienkārši kādas pa dzīvi, savas ķip. metodes. Varbūt. Viņš Es kaut vienkārši atceros to, ka nav tā, ka viņš tur iet un, es nezinu, taisa 4 sets, kur no grudaka spiež uz maksu. Viņš vienkārši pa dzīvi spēcīgs. Tas kā Starp citu, lauka kurš- spēks, acītot Jā. citus. Man Viņš tas- uzauga kaut kā Kurš Eirolīgā varētu būt šāds spēlētājs? Nākamais kaut kas prātā. Ļoti, ļoti stiprs. Stiprākais. Nē, vispār tāds varbūt tīri pēc tādām, tādām raksturiezīmēm, kaut kas tā kā Steven Adams veidīgs. Varbūt. Gan stiprs, gan tāds, kurš ir tāds lāga zēles, kurš varbūt arī tur pēc savām metodēm kaut ko dara. Rolands Šmīts. Tas man pats liekas. Šmīts noteikti. Jā, Jā. bet vēl jāpadomā. Šengeli arī ir stiprs, bet viņš ir Bet citādāk. Šengēlī sit turkas tuneli ar čomiem. Tas nav apšaubāms nedaudz. Ot, es aizmirsu sākumā gribēju tieši šo pieminēt. Tas ir tas, kā es redzu, to, ka Gruzija ir bīstama, ka viņi var kaut Jā. kādas sūdzes sataisīt tā, ka kāds dabū arī mūsu pusē diskvalifikācijas kaut kādu atlikušo turnīru vai kaut ko tam līdzīgu. Gan jau. Varbūt Nē, vēl gan viens, jau, bet bet vienkārši tas, citi ne. ka Gruzija ir tā valsts, no kuras to var sagaidīt. Es vēl Kails Hainz arī, man liekas, tāds stiprs. Jā, Jā, Tāds- viņš arī Viņš, man liekas, viņš tāds līdzīgs ir pēc raksta, tāds lādzīgs džeks. Man godīgi liekas, īstenībā nav. Varbūt. Man liekas, Netik īstenībā ļoti, jā. nav super daudz šitādi. Ja būs, man liekas, īstenībā tad, ja tev jādomā, atceros, kas ir stipri un lādzīgi, tu viens vai otrs parasti ir. Iepriekš, man liekas, viņš tagad jau kaut kāds 2 gadus nespēlē, bet tas vēl te Kalebs Tarčevskis. Tas bija arī labs. Viņš bija ļoti spēcīgs, tā kā fiziski. Un tā, man liekas, arī bija plus mīnus tāda viņa vienīgā kvalitāte, kā es viņu atceros. Viņš tā kā Lai gan viņš Gudaitis Milānā pa kaut lielam 5 gadus nolaida. Viņā bija divi, man liekas, ar Gudaitu tādi ļoti līdzīgi. Bija Jā. pēc tāda profila, principā viens un tas pats, abi divi spēcīgi, abi divi neko mest nemāk. Tad interesanti. Jā. Bet īstenībā, tagad mēs bijām novirzēti par to tiesnešu lietu, ko tiesnešiem un treneriem, ko mēs pirms tam runājam. Manā personīgi liekas, ka vismaz treneri, es domāju, ka 70% no viņu tehniskajām viņi ņem speciāli un apzināti. Jo ar spēlētājs pieņem, tas nav tā kā apzināti, jo tu tomēr esi krietni vairāk iekarsis un visu adrenalīns tev sit pa smadzenēm. Trenerim jau arī. vairāk. Bet Nē, tas bet atkarīgs treneri jau no vienkārši, man liekas, tas, ka Piemēram, Nē, protams, bet es domāju, bija tāds tā itūdis, lielāko. itūdim visi Lie- bija uz emocijām.
Nu, es nezinu, es Viņš īstenībā pēc nezinu, vai psihopāta visas vienkārši emocijas. izskatās. Nē, viņš ir tāds nedaudz psihopāts, bet man liekas, ka viņš tas tā kā aprēķināts psihopāts. Es gribu izmantot, piemēram, Sāzmerā Rūdī Fernandes. Viņš tā kā ir, viņš ir netīrs, bet viņš visu principā dara ar aprēķinu. Nav Jā, tā, ka tam viņš es vienkārši piekrītu. dara, nav tā, ka viņš dara kaut kādas lietas tikai tāpēc, lai to Šis darītu, ka viņam nav slīpēts. ko darīt. Jo tas arī tu apsties, piemēram, tad, kad bija tas, diemžēl, tas viss sliktais kautučs, viņš vispār neiesaisties. Viņš Nu, tā kā, tur Serhija Juļs, piemēram, nedarīja neko ar bet aprēķinu. Nē, Un Jabusel arī. Nu, Nē, nē, Juļs jau es neko tādu arī neizdarīja. Nu, Viņš vienkārši tieši tā pagraustījās, iemauc. bet, nekas tāds. Bet Nē, Jabus bet tā kā- Elam, tur nebija Nē, aprēķins. es domāju, ka nebija aprēķins tādā ziņā, ka tā viņa tā piezīme, es domāju, ka viņš nebija aprēķinājis, ka eskalēsies tik tālu. Nu, nē, es arī tur tā lieta, piemēram, bija kaut kādas, nezinu, es redzēju, kaut kādas. Serbiem šitās ļoti patīk konspirācijas teorijas, to, ka tur viss bija aprēķināts, viņi zināja, ka iedos diskvalifikācijas un Tas vispārējais. loģiski, jā. Tas ir, bet tā kā mēs tā pastamies reāls lietām, tur neviens neko nebija aprēķinājis. Serhio Juļs vienkārši neizturēja to, ka viņi ģērē mājās, un tāpēc viņš vienkārši neizturēja nervi, ne jau to, ka viņš izrēķināja. Nē, bet man nav problēmas tieši ar Juļu. Viņš vienkārši uztaisīja tādu spēcīgu, mazliet netīru piezīmi un viss. Tā kā viņš neko ekstremāli, viņš neizdarīja neko tādu. Pēc tam bišķiņ ar Panteru padraudēja viens otram sejā. Nu, nebija nekas tāds nereāls. Nu, tas, ko Jabusel darīja, tas bija pilnīgi nevietā, bet tas, ka tu uzsit piezīmi un tad rupjāk un tad mazliet parunā, man liekas, ka tas nav nekas traks un nu, nav tā, ka tu esi pilnībā zaudējis kaut kādu savu savaldīšanos. Nu. Bet, nu, jā, tā kā, Jabusel, starp citu, joprojām dara lietas, kas ir nevietā. Par kaut kādām cepurītēm spēles laikā vai kādiem sociālo tīklu postiem. Tā kā viņš joprojām nelasa laukumu diezgan labi. jā, bet viena lieta par Jabuselu, viņiem bija tieši tad jāatzīmē, ka viņi savā starpā Viņi spēlē. bija Tieši Belgradā Belgradā, atgriezies, jā. tieši Belgradā spēle. Un jāatzīmē, man liekas, ka Jabuselu viņš izbaudīja to atmosfēru. Viņi tā kā visi ienīst, bet man liekas, ka viņam pat tas kaut kādā ziņā patika. Es nezinu, viņš tas tā kā interesants. Jo viņš principā bija atnācis, viņš uznāca laukumā. Viņu izsvilpt, man liekas, tas godīgi nebija baigi dzirdēt, ka tādu tik skaļi izsvilpt vispār. Antoni Un- Randolph arēnā arī. Nē, Tas tas bija labi, vispār, tas man nē, patīk. bet šitas vispār, man liekas, ne. Antonis, visu cieņu mums kā faniem un valstī, bet Antonis Randolfs vispār, man liekas, neturēja līdzi. Jo tur tomēr divreiz vairāk serbi ir divreiz trakāki, un viņi tā izsvilp, un Jabusel viņš uznāca laukumā. Pirmā lieta, ko viņš izdarīja, viņš paņēma bumbu postā un uzreiz iemet un piemādīja. Viņš vispār, man liekas, nejūta. Viņš kopumā pat labu spēli nospēlē. Tagad Viņam vajadzēja šādi parādīt, un tad tur būtu baigais sūds. Tad viņš vispār netiktu ārā no tāda Belgradas. Bet vispār, kāpēc tu sāk runāt, ja es pieminēju Fernandes to, ka tikai tu visu dari ar aprēķinu. Un es domāju, arī tāds tūdes ir ļoti līdzīgs. Es neticu, ka kaut ko dara uz emocijām tik Bet ļoti. tas tomēr ir sports, tur kaut kādā brīdī tās emocijas ņem kaut Nē, kādu kaut kādā. virsroku un- Tāpēc es tā kā saku, ka kaut kāda daļa, es domāju, 70% viņus speciāli ņem. Nē, nu es Lai pēc tu tiem parādi, ka procentiem nemāku teikt, nav tā kā. Nu, nē, nu, protams, Tik man arī skaidra nav bilde man nav varbūt. Nē, statistika. vienkārši Tas tā. vienkārši tas tāds mans minējums aptuveni. Jo tagad es vienkārši domāju, ka treneri ir vienkārši viņi pat dzīvi tev jābūt mierīgākam. Tu esi super emocionāls kā treneris, tieši emocionāli iekšā visos lēmumos līdz galam. Man liekas, tu nevari tajā brīdī būt labs treneris līdz galam, jo tu vienkārši neredzi lietas, kā tev vajadzētu redzēt lietas. Tu vienkārši redzi tā kā būls tur sarkanu krāsu priekšā un kļūst dusmīgs, un tad ko tu vari? Bet man vienmēr liekas, ka es saku, katrs treneris ir individuāls. Man liekas, ka nezinu, tā tam no Atamanam tā varētu būt, ka viņš redz sarkanu tikai tā, ka viņi met ārā, tur, kur viņš ir Barcelonā, viņi met ārā, vai kur viņš gājuši tā. Jā. Tā var Man arī liekas, varbūt treneri, tā kā, kamēr viņiem nav iedota tehniskā piezīme tajā spēlē, nu, viņi tā kā vienkārši balansē uz tās robežas, tā kā viņi tur kaut ko bļaustās, kaut ko prasa tiesnešiem, vēl kaut ko pārmet. Un, ar tādu mentalitāti, tā kā iedos, neiedos. Nu, kāda starpība? Viens metiens, ja, un ja tas nav spēles vissvarīgākajā momentā. Ja, nu, ja iedos, ok, pēc tam es domāšu, ko darīt, kamēr neiedot, tikmēr es drīkstu tā mazliet pariskēt. Un, nu, tādā ziņā es domāju, varbūt par pirmo tehnisko viņi tā nedomā tik daudz, par otro. Nu, tur gan tu vai nu eksplodē, vai nu tev tiešām ir kaut kāds baigais aprēķins, ka tev liekas, ka būs. Nē, Nu, piemēram, aprēķins, tas es domāju, spēlē, nē, nē, nu, aprēķins, nē, nu, es bet domāju, nav uz pieņemsim, var jau. otro tehnisku.
Es Nē, dzirdēju Kāpēc vienā intervijā, neviens labs treneris, man liekas, nepamest speciāli savu komandu, lai vai kāds viņam būtu otrais asistents? es Nu, nē, pieņemsim, tev dzirdēju, ir, ka es Mārtiņš nezinu. Gulbis tā ir izdarījis, ka tur apmēram jau gandrīz zaudēt spēli, tur, piemēram, -10, 3 minūtes. Tiesneši tur pilnībā tur tevi čakarē un ka tev jau ir viena tehniskā. Man liekas, Mārtiņš tu Gulbis vienmēr pajautā- domāja, ka viņa treneri, viņa tiesneši pilnībā čakarē. Nē, bet man Tā liekas- vienmēr radās tāds Nē. iespējas. Man liekas interesanti, es vienkārši dzirdēju, ka viņš teica, tā kā pirms tam viņš asistentam pajautāja, tā kā, tu esi gatavs novadīt šo spēli un tur, nezinu, savākt meitenes kopā, lai viņas tagad nocīnās, ja, līdz galam un tā, un ka tas teicis jā, un ka tad viņš esot dabūjis apzināti, nu, cik es tā sapratu, klausoties vienu podcastu, dabūjis to otro tehnisko, izgājis ārā, un pēc tam viņi laikam pat atspēlēs vai uzvarēja vai kaut ko tādu, bet, nu, nav tā, ka viņš pat pabrīdināja, ka viņš tūlīt to izdarīs, un tad viņš to izdarīja, un beigās tas vēl nostrādāja. Tas starp citu svarīgi, kurš asistents tika pabrīdināts, vai tas bija Nu jā, Valds to- Razmovskis vai iepriekš Andris Steinmans. Nē, nu iepriekšējam asistentam labāk neatstāt komandu. Tur vispār kopumā tās nav labi izvēle. Plus vēl viņš, kā mēs zinām, tas radošs ir kaut ko izdomās sodīt. Jā, kā tas komandai tika vispār. nosaukts? Kā tas par viltību, ja vai kā? Viltība taktiskā, jā. Visur mēs tomēr meklējam Es tikko sportā atceries tas sodu. augsta līmeņa sportā tās viltībiņas meklējam. Nu, Bet es tas cik- trenerim Andrim neatstātu komandu godīgi. Bet, nu, Kamēr mēs vēl esam pie šīs kaut kādas treneru tiesnešu debatas, atceros, arī par to runājām. Tas pats Oļegs Latvišs arī kaut kādā intervijā vai podkāstā teica, ka par tiem 3 sekundes. jā, ka tas Tūdas tāds čakarētais, ka tu vispār laikam nemaz nav tās 3 sekundes. Viņš tāpat, viņš vienkārši principā novērš savu uzmanību no kaut kādas epizodes tīri ar šādiem fake gājieniem. Nu, jā, tur jau viņš arī, man liekas, tas nav tas tur pilnās, bet to, ka viņš vienkārši pretinieki ir uzbrukumā un ir tāds, ka viņš klaigā 3 sekundes, un tad Oļegs saka viņam, ka viņš ir muļķis. Nav 3 sekundes, un tad Tūdas saka tā kombinācija viņam 3 sekundes. Jā, šitā bija, jā, tā. Bet man liekas, jau tehniski to otro tehniski, ko tu arī vari izmantot. Tieši tādā aptuveni situācijā, ko Norberts apraksta. It īpaši tā ir puslīdz tāda svarīga spēle. Protams, tu to nedarīsi, es nezinu, kādā play-off svarīgā mačā, vai es nezinu, Final Four. Bet pieņemsim, tu 4 minūtes pirms beigām dedz pa 10, nekas baigi neiet. Un tad tu vienkārši Kā paņem to iedod tehnisku. kaut kā to Un tu pat, upuri. man liekas, tu pat apzināti, tu viņu, man liekas, arī tādā situācijā, jo ar lielāku drāmu tu aizēji, jo labāk. Nav tā, ka tu vienkārši klusām pasaki tiesnesim, ka viņš ir muļķis. Un tad viņš tev vienkārši izmet ārā, un tu klusām aiziet prom. Tad tev vajag vienkārši atrast kaut kādu puslīdz strīdīgu epizodu un sākt klaigāt kā psihopātam. Tas, man liekas, tad tam visam var būt vēl lielāks efekts. Nu, tev Bet- izmet un varbūt dabūja kaut kāds nākamās 2 svilpes. Komanda jūtas tāda komanda kaut kā jūtas, jā. Un tad viņi saņemās un to enerģiju dabū. Un tu vari kaut kāds pamatojums. Bet tur tā lieta, ka šis arī var redzēt divos virzienos, kā komanda, piemēram, es nezinu. Tajā brīdī, kad tu kā komanda domā, ka visa pasaule pret tevi sastājusies, visas zvaigznes slikti, tiesneši, viss vienkārši nav, visi ir pret tevi. Man liekas, tajā brīdī arī vienkārši visu var redzēt divos virzienos. Mēs esam arī Eirolīgā redzējuši. Ir Pie -10 var gamblot. Nē, nu, tur tā lieta, jo tur, man liekas, pa lielam tādā brīdī ir 2 varianti. Vai nu tu kā komanda pilnībā sabrūc, tu sāc, es nezinu, cepties par visām svilpēm, tu vēl spēlētāji dabūt tehniskās, un to, ka viss ir slikti. Tas bija, man liekas, vislabākais, piemēram, bija pagājuši, kad Fenerbahče bija pret tā. Es tagad neatceros, par ko Olimpijakos, viņš. kad viņi tur- Jā, bija pret Olimpijaku. Viņam bija tieši tā, ka viņi otrajā ceturtajā, man liekas, pilnībā aizgāja visi tā kā galva. Un tad ir otrs variants, kā jau tu minēji, ka tev visu komandu saprinās, dabū enerģiju un vispārējais. Bet ir, jā, tu dažreiz var gamblot. Bet tu nevari to darīt katru spēli. Tā nav. Šito tu vari, man liekas, 2 reizes sezonā var būt izvēlēts. Bija viens itāļu treneris Asfalt šīs sezonas laikā, kurš gan pie izlases stūrs, gan Asfaltā tur katrā spēlē, gan ir ļoti tuvu tam. Nu, viņš, man liekas, kad ir viņi viens no izmet tiem. kādā Eiropas čempī, tad viņi tur uzvar spēli. Jā, viņš jā, jā, atgriežas nosvin. Viss pēc plāna principā ir izpildīts un tam līdzīgi. Ja tas vēl notiek katru spēli, kā Puceko kungam, nu tas ir, manuprāt, liels mīnus komandai drīzāk. Un tāpēc, man Atsevišķos liekas, gadījumos es piekrītu, jā. Man liekas, tāpēc viņš arī kaut kā varbūt līdz galam nestrādā Eirolīgā, bet strādā izlašu basketbolu. Izlašu basketbolu tu vajag sapurināt komandu maksimāli emocionāli uz nedēļu. Tas ir daudz vieglāk, nedēļu, 2 nedēļas ir daudz vieglāk nekā noturēt.
nezinu, tādam asvelam, kurš deg visu laiku noturēt viņam motivāciju. Deg arī Devin, Francijas jā, čempionātā. un tev šitie triki strādā īsā laika periodā, bet tā kā garā sezonā tas vispār nav variants. Tā reāli skatoties uz lietām. Jā, tā ir. Jā. Nu, ko, vēl kādas idejas? Man pēdējā lieta par Žalgiris Virtus spēli. Man patika moments, kad Lumbergam bija tāds salīdzinoši švaka spēle, un Lomažam gāja labi. Lomažs arī spēlēja tajā ceturtajā. Un tad, kad jau bankai bija izrādīts, tad asistents bija pārņēmis stafeti. Un viņš kā sūtīja Lumbergu laukumos pēdējām 4 minūtēm. Bet Lomažs pārgāja pāri laukumam. Uzreiz pēc dribla, kā Karijs meta pāri rokām trojku no 45, uzreiz iemet. Tur jau bija kaut kāds, 3 minūtes un mīnus 12, piemēram. Un tad Lumbergs ar to asistentu abi tā kā saskatījās un abi saprat, ka Lumbergam ej atpakaļ uz soliņu, lai Lomašs turpina spēlēt. Tas man patika. Tas bija tāds foršs moments. Žēl, ka tā Eirolīgas sezona jau iet uz beigām, jo es ticu, ka Lomikas sezonas griezumā varētu vairāk šādus momentus parādīt. Jā. Viņam arī tagad īstenībā tā pirmais brīdis, ka viņam ir lodās tā iespēja, ka kaut kas satraumējās no komandas, un viņam ir beidzot tā iespēja tikt, tā kā parādīt sev. Un žēl, ka tas tik vēl. Bet varbūt būs iespēja plēfos, nevar zināt. Cerams. Jā, nu labi. Jāsaka, plēni izskatās, ka būs. Nē, nu te būs, es teiktu, diezgan droši ar plēni, būs jāsaka. Jā. Es arī ļoti ceru, ka Virtus kaut kā tiks līdz 7. vietai, jo es neticu, ka viņi sērijā uzvarēt. Tagad, man liekas, bet tev plēnā to, ka tev jāuzvar. Nē, nu viņi tagad tabulā ir 7, bet tev viņam, lai viņi būtu 7, tad man kā bija jāuzvar. Jā, un es ļoti ceru, ka viņi tā kā pēc tā plēna būs kaut kā 7, lai es neticu, ka viņi var Real Madrid uzvarēt sērijā, bet es ticu, ka viņi var jebkuru Barcelonu piečakarēt. Nu, es Panathinaikos ar manuprāt grūti būtu. Nu, grūti, bet var Panathinaikos vispār tagad, piemēram, 6 spēlētājiem spēlē spēles un ir izskatās. Bet tas, ko tev play-offos vajag. Jā, nu varbūt mazliet vairāk, bet... Nu jā, bet tā, ja tas ir labāk nekā... Nu jā. Un banki ir cilvēks, kas, ja viņš zina, kas notiks, viņš var izdomāt kaut kādas pretzāles, kā pret šo cīnīties. Pret tādu reāli, es pat nezinu, es nezinu, ko darīt. Es saku godīgi, tur ir tik daudz tieši, es nezinu tiešām, ko tur var izdarīt sērijas griezumā, bet pret Panathinaikos es ticu, ka tu kaut ko var izdomā, kā ierobežot kaut kādus tos 3 džekus, kā tu viņus izčakarēs, un tad kaut kā vinnēt to sēriju. Tāpēc es ļoti ceru, ka viņi kaut kā to 7. vietu dabūs pēc plēna. Nu, viņš jau ir pieredzis arī ar izlašu čakarēt Ergīnu. Tā kā tas nebūtu jaunu. Tas viņam vispār nav nekas jauns. Tā ir ikdiena. Reāli. Bet īstenībā par tā Panathinaikos runājot, tieši sanāca redzēt, viņi spēlē pret tā Barcelonu. Tur jāatzīmē. Barcelonai bija milzīgas problēmas aizsardzībā. Viņas vispār otrajā puslaikā tas bija vienkārši pick and rollā vispār bez variantiem. Viņi, man liekas, sāka mainīties vienā momentā pick and rollos, un tad Kendriks Nāns vazāja visus, principā, kuru nebija slinkums. Arī kā šajā spēlē sanāca uzzināt, tad viņi ar Jabari Parker bija vidusskolā komandas biedri. Un kā es uzzināju, jo Eurolīga TV komentātors to pieminēja, man liekas, reiz 30, tā ka man tas ir iespējas atmiņā, un es to visu mūžu atcerēšos. Un tā bija vienkārši tā, milzīga problēma viņiem. Bet es teiktu, ka tas tomēr ir vērtīgāks fakts, ko uzzināt, nevis kā tagad, piemēram, skatoties March Madness ar amerikāņu komentētājiem Go3 platformā dzirdēt, cik kuram March Madness varonim ir sekotāji TikTokā, piemēram. Jaredam McCainam 2,5 miljoni. Un 2 trojkas arī bija. Kā viņš minēja. Ja to gan nezinu, ko darīt ar šo informāciju. Nē, man ir godīgi, ko man tādā March Madnessā godīgi. Nē, es vairāk to kā joku. Nē, es piekrītu. Vienkārši interesanti. Es nebiju dzirdējis, ka baigi tā uzsver, cik kuram kādā sociālajā platformā ir sekotāji. Jo viņam bija kaut kāds vēl accounts, ko tur minēja. Nē, tur varbūt es neatceros. Bet te Panathinaikos izstās diezgan draudīgi. Tas jāatzīst. Bet es arī domāju, ka pati Barcelona kaut kā īsti nemēģina, vienkārši viņi, es nezinu, viņi nevarēja, vai viņi
Vienkārši viņi ļoti, ļoti problemātiski bija. Viņš aizsardzībā spēlēt. Arī pat, ja viņi nospēlē aizsardzībā, tad kaut kas neatbloķē. Un tur tā viņiem tiešām smagi gāja. Es vismaz par Viņiem Barcelonas gribu. aizsargu pozīcijās, piemēram, manuprāt, ir tā, ka, piemēram, tev ir Laprovitola, Rubio, Jokubaitis, Saturānskis, un tagad arī, man liekas, Abrīnes ir atpakaļ. Jā. Piemēram, nu, regulāri ir tā, ka 2 no šiem būs laukuma. Nu, šajā spēlē bija tā, ka vismaz, man liekas, tas bija arī lielākoties otro puslaiku, bija tā, ka viņi mauc, principā, bija. Viņi šito nedaudz pamainīja, bet standartā bija tā, ka bija Saturānskis ar Jokubaitu kopā un Rubio ar Laprovitolu. Man liekas, diezgan interesanti, ka viņš salēdz Vai es 2 saku, garākos un 2 īsākos. tas, ko, nu, labi, Rubio un Jokubaits, man liekas, plus mīnus 1 auguma, bet tas, ko es gribēju šo teikt, ka, piemēram, ja tev ir Jokubaits un Saturānska duets, tas ir tāds, manuprāt, gana fizisks, un, nu, labi, viņi arī ir lielāki nekā tas otrs duets, bet es vairāk varbūt tieši par kaut kādu tādu fizikalitāti, ka, piemēram, no šī te kvarteta Jokubaits un Saturānskis 2 fiziskākie, un tad tev ir, nu, es negribu viņus pa sniegpārsliņām saukt, bet uzreiz liek, vismaz man sajūta līmenī šķiet, ka, piemēram, praktiski pret jebkuru komandu, kas būs astotniekā, tev vienmēr būs kaut kāds aizsargs, kurš varēs izmantot to kaut kādu savu fizikalitātes pārsvaru pret vai nu Rubio vai Laprovitolu. Skaidrs, ka viņi otrā galā tev var sodīt ar kaut kādām citām savām kvalitātēm, bet tīri par to, nu, ka ne tuvu nav, man liekas, tādi fiziskākie aizsargi, un nezinu, tur nāk kaut kāds Kendriks Nants pretī, tāls labi, viņš tur pusi uzbrukumi beidzās ar kļūdām, bet jebkurā gadījumā, nu, tur es redzu to atšķirību diezgan lielu tieši šajā ziņā. Nu, es īstenībā par to tieši to, ko minēju par Kendriku Nānu, es gribu redzēt, kāds izteiksies tā kā garākā play-off sērijā. Nē, es tīri par to fizikalitāti, viņu šo divu aizsargu duetu. Man personīgi īstenībā liekas, ka tie aizsargi, viņi tā kā, viņi noteikti gan Saturānskis ar Jokubaitu, viņi kopumā ir fiziskāki, bet es īstenībā nezinu, man personīgi neliekas, ka tā ir tik liela problēma, jo man vismaz personīgi, es Rubio ar Laprovitolu, es neraksturotu kā klientus, viņi ir tā kā. Nē, es nesaku, ka klienti, tas nav uzreiz, nu, to, ka viņi tas neattiecina to uzreiz tikai un vienīgi uz aizsardzību, bet vispār vienkārši kopumā, nu, ka tur var rasties kaut kādas tās situācijas, kur tu gūsti kaut kādu to pārsvaru, un tas, nu, es nezinu, Laprovitolu un Rubio, no kuriem viens ir tāds puslīdz nemetušs. Daudz labāk. Viņa uzbrukuma ir daudz labāk, bet, nu, tāpat es nezinu, nezinu, kaut kā. Šeit, man liekas, viņš varētu tomēr Grimau kungs, man personīgi liekas, ka tu vari nedaudz samiksēt tos pārus. Jo šī te man principā, mans personīgas viedoklis tāds, ka viens no pieciniekiem ir, nu, viens no pāriem ir izteikti labāks uzbrukumā, un labi, es piekritīšu, laikam, ka vājāks aizsardzībā, es nezinu, vai izteikti, bet vājāks, un tad otrs ir tāds, nu, es nezinu, es godīgi domāju, ka Saturānskis ir labākajā gadījumā viduvējs saspēles vadītājs kopumā. Un tagad uz tā kopējā Eirolīgas talantu līmeņa viņš ir, manuprāt, labākajā gadījumā viduvējs. Un Jokubaitis nu, vēl jau vecums arī tomēr. Nu. Nē, taisnība, Jokubaitis ir ok, bet es godīgi domāju, ka viņam, manuprāt, vajadzētu domāt nedaudz par tā kā mainīt tā scenery apkārt. Jo es vismaz personīgi uzskatu, viņš pēdējos 2-3 gadus savā attīstībā ir nedaudz tā kā palicis uz vietas, nav īsti gājis uz priekšu, un man liekas, ka tur kaut ko vajadzētu pamainīt. Nu, vai arī varbūt pašā komandā kaut kas mainīsies, un tad viņam būs lielāka atslēgas viņam rokās būs. Nu, viņam neizdevīgi arī, ka Rubio atnāca no tādām minūtēm un visu tā. Bet jums nešķiet, ka, piemēram, no šiem 4 aizsargiem, 3 ir tādi, negluži izteikti, bet, nemetēji reāli. Tas man biedēja reizē, tur Jokubaits, Saturānskis, viņi tā kā. Jokubaits var iemest, no viņiem nav. Viņi visi var iemest, bet es piekrītu, Laprovitola ir vienīgais, kuram es tā kā uzticētos un dotu bumbu, ka viņš man tiešām arī iemetīs. Kur tev tas var strādāt, bet ja tev pretinieks var atdot sērijas gaitā 3 no 4 aizsargiem trīņus, un ja viņi nemet ar kaut cik adekvātu procentu, tur uzreiz rodās problēmas.
Bet, tu vari vēl Arī. Brīnēs izlaist un Džabārī, kas met. Jā, bet Džabārī jau to Tā neizdarīja divi. Tas, ka viņš var tev nokontrolēt bumbu un kaut ko izveidot, tas gan ir fakts, jā. Jā. Daudz jautājumu, manuprāt, es gribētu piekrist kādā ziņā. Es nezinu, vai tas, ko tu mēģini teikt, vismaz tas, ko es dabīju, ka, manuprāt, viņi visi nekomplementē viens otru pārāk labi. Nē, tur jau tā lieta, jā. Jo tu viņus visus nevari viņus likt īsti. Tā kā viņi, ja tu viņus No skaties individuāli, tu vari miksēt. Nē, Laprovitolu ir vienīgais, kurš, manuprāt, tur principā darbu var viņu jebkur ielikt, bet viņš arī tāpēc, manuprāt, ir bez mazo izteikts. Es nezinu, vai te komandas līderis, viņš nedaudz nosēdis, bet tā kā reālā dzīve viņš ir principā komandas līderis, tad tu viņu vari ielikt vairāk vai mazāk jebkurā pieciniekā, bet tad tu ar tiem pārējiem trīs, es piekrītu, es nezinu. Saturāns, Jokubaits play-offs būs ļoti sarežģīti. Ja tu vēl piemet klāt, es nezinu, kādu Pelīniču, kurš arī var iemest, bet tā kā vai tu viņam uzticēsies visu sēriju, ka viņš metīs, es ļoti šaubos. Es pat viņam laikam uzticētos vairāk kā tiem mazajiem. Tur vienkārši grūti. Es personīgi. Un padomā, tad vēl to centrs Veselīs, un tev vispār 4 spēlētāji, kur... Veselīs vēl tāds samērā versatīls, viņš tur kaut ko pavala kārā, kaut kādu tālu to pustālu ar savu to interesanto metienu iemet. Man drīzāk uztrauc kaut kāds Villīs, kurš, piemēram, tev ir, nezinu, līdzās tiem nesuper labajiem aizsardzības spēlētājiem, tev ir tāds centrs, kurš ir caurums. Tas tā. Nē, Vīlē, tu gan jau tu vari tad pielikt ar Saturānskas ar... Nē, jā. Ar viņiem vari, bet ar tiem abiem diviem pāriem tur būtu problemātiski. Bet, Barcelonai diezgan liels problēmas. Man ļoti jāstāsta, vismaz, kas viņiem būs play-offs, jo kā vismaz pagaidām Es gribu atgādināt, ka mums ir derības, starp citu. Bet tas ir tad, ja viņi... ja viņi uztrāp uz virtus, jā. Jā, bet tā kā tagad stāv tabula, viņi ir trešie, un tad... Tur viss var izmainīt, tas 100 reizes. Nē, te, protams, bet, piemēram, tā kā es personīgi ļoti šaubos, ka viņi var uzvarēt Fenerbahču un Olimpiākas. Ka Barcelona var uzvarēt Feneru un Olimpiākas? Es personīgi, es neesmu drošs, es par Fenerbahču pat vairāk šaubos, Olimpiākas arī tev var tādas... Fenerbahču tagad ļoti labi sezonas izskanē. Nē, es piekrītu, jāsaka, Olimpiākas, domāju, ka viņiem tad ir opcijas, jo Olimpiākas arī nedaudz tāda kirpiču fabrika ir. Bet Fenerbahčai šobrīd ir izcils uzbrukums, bet viņiem ir viens tā saucamais partiju pūpers, ko es vispār nesaprotu, Tailers Dorsijs. Kāds sakars? Kas tur bija, par ko viņš, es redzēju tvītu vienu, bet nesapratu kontekstu. Es jau nezinu to galīgo kontekstu, bet ir diezgan droši apgalvot, ka tas viss ir Fenerbahčas un Šaras sakarā, ka viņš nekad ar tādu disrespektu, necieņu nav sastapies. Tas bija tā kā treneru virzienā, nevis skatītāju. Treneru komandas organizācijas. Vienkārši to, ka viņš Fenerbahčā netiek respektēts. Bet labi, es zinu, ka Šāram ir bijušas problēmas kaut kādiem attiecīgiem spēlētājiem, bet es zinu to, ka tam pašam Dorsijam bija milzīgas problēmas arī Tūdi un iepriekš, ka viņš arī nav gluži svētais, un man vispār liekas no spēlētājiem būt, pastulbi šādā brīdī sezonā, kad viņiem nekas vēl nav tā kā garantēts un drošs. Es nezinu, kaut kā liekas drausmīgi, ka viņš jau ir norakstījis šo sezonu un gaida nākamo sezonu. Kāpēc lai kaut ko tādu rakstīt? Jā, liekas dīvaini. Cilvēks maļķis, ko tur darīt. Grūti. Jā, bet... domāju, ka varam virzīties uz noslēgumu. Domāju, varbūt bija tāds nepārāk strukturizēts, bet es domāju, gana labs ieraksts. Un tad jau kaut kad, visticamāk, nākamnedēļ vai pēc pusotras nedēļas tiksimies. Ja jums nav vēl kaut kas sakāms. Droši vien. Viena lieta, vienkārši, kad mēs pirms tam par Panathinaikos runājam, es aizmirsu pieminēt, ka man ir jāatzīmē, ka Kostas Lukas ļoti labi spēlē. Tas gan, jā, tas viņam iedoš. Jā. Un cik redzēju kaut kur Kendrikam Nānam šo sezonu 52 sodu metienos. Tā ir, jā. Tā kā, jā, pastīsimies, vai mēs varam viņu nodžinksot, un vai nākamnedēļ viņš joprojām būs 100%. Es domāju, ka ar tiem postiem tagad visur komentētāt to pieminēs, viņš tiks nodžinksot. Ja nē, tad viņš lauzīs to commentator's curse. Principā viņam vienīgais variants ir, ja viņš neizprovocē nekur savu sodu metienus. Bet tas baigi
neiespējami liekas pie tā veida, kā viņš spēlē. Ja viņam kaut viens būs jāmet, tad principā neko nevar darīt. Nu, viņš noteikti iemetīs, to mēs zinām. Tas kā bankā. Stabilais iemetīs visas. Jā. Jā, bet nu labi, paldies, ka klausījāties. Tad līdz nākamajai reizei. Paldies, čau. Čau.